Labdien! Jā, es gribēju teikt paldies, ka esat atnākuši tik lielā skaitā. Un tiešām nāk vēl cilvēki, un mēs zinām, ka nāks vēl. Un tas arī parāda, cik svarīga ir šī tēma. Un NPLP medijpratība prioritāti noteica pirms 5 gadiem. Tā ir visu šo laiku bijusi viens no mūsu pašiem galvenajiem virzieniem. Un man vienmēr ļoti patīk noteikt kaut kādu mērķi jebkurai darbībai. Nevis darīt vienkārši darīšanas pēc, bet zināt, kāds tad ir tas mērķis. Un mūsu ieskatā tas mērķis medijpratības aktivitātēm vienmēr ir bijis tas, lai galā cilvēki nevis paļautos uz dažādiem manipulatoriem vai dezinformatoriem, kuri ir pateikuši, kā tad ir patiesībā, bet spētu lēmumus pieņemt paši ar savu galvu. Respektīvi, paši lietojot kādu tekstu vai dzirdot kādu ziņu, viņi paši spētu atpazīt, kas tad tur ir patiesība un kas nav. Un manuprāt, tas arī ir pats svarīgākais. Paldies un došu vārdu Aurēlijai. Labdien, cienījamie klātesošie, un sveicieni arī visiem, kas mūs šobrīd vēro tiešraidē vai ierakstā, NPLP mājaslapā un Facebook profilā. Man ir liels prieks sveikt mūs visus UNESCO Pasaules medijpratības un informāciju pratības nedēļā, kurā Latvija aktīvi piedalās vairāku gadu garumā. Šodien ir ilgi gaidīta diena, jo mēs varam prezentēt pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību. 2021. gadā mēs organizējām starptautisku konferenci, sadarbojoties ar plašu iesaistīto pušu loku un secinājām, ka Latvijā ir nepieciešama medijpratības stratēģija. Noteikti skaidrus rīcības virzienus medijpratības jomā, mērķus un uzrunājumās auditorijas. Vienlaiks, lai šādi dokumenti izstrādātu, ir skaidrs, ka ir nepieciešama padziļinātāka analīze un izpratne par to, kur tad mēs īsti esam. Un vēl 2022. gadā tika ieguldīts liels darbs, vairāku mēnešu garumā. NPLP organizēja ekspertu darba grupu, kas izstrādāja metodoloģiju. Un liels prieks, ka Klinta Ločmele vadīja šo ekspertu darba grupu. Un piedalījās vēl vairāk eksperti, kas katrs deva nozīmīgu ieguldījumu šī pētījuma metodoloģijas izstrādē. Redzu šobrīd klātienē Agnes Davidsone, liels paldies tev! Vineta Silkāne piedalījās, tāpat Ilva Skulte, Sandra Sprudzāne, Līva Kalnača. Liels paldies jums visiem. Jānis Buholts. Liels paldies, jo tiešām katram bija tas savs pienesums no savas jomas, kurā eksperts strādā un padziļināti interesējas. Par pašu pētījumu. Šis pētījums medijpratības jomā ir uzskatāms par unikālu un pirmreizēju, tādā ziņā, ka to pirmo reizi veido 2 daļas. Pirmkārt ir kvantitīvais, socioloģiskais pētījums, kur tika aptaujāti iedzīvotāji vecuma grupā no 15 gadiem, un tad ir otra daļa, ir kvalitatīvais pētījums. Tika veiktas padziļinātas 70 intervijas vecuma grupā no 9 gadiem. Un mums bija ārkārtīgi svarīgi, ka mēs varam pētīt arī bērnus, kas šobrīd varbūt ir izaicinoši, bet, protams, iegūstot visas atļaujas, to ir iespējams izdarīt. Un tā vēl viena, varbūt tāda unikālā lieta ir tā, ka šis pētījums nav tikai tāds pašvērtējums iedzīvotāju skatījumā, bet ir gana daudz jautājumi, kas ir praktiski, kas ir, kur iedzīvotājiem tiek doti piemēri, un mēs varam izsacināt, zina pareizo atbildi vai nezina pareizo atbildi. Vai tad analizēt, kāds ir domu gājiens. Jo, ir jautājumi, kuru mēs redzam arī kvalitatīvajā daļā, ka iedzīvotājs pasaka pareizi, bet šaubās par to, vai tiešām šī ir tā pareizā atbilde. Jāsaka, ka pētījumu veica uzņēmums Civita Latvija, bet mums ir liels prieks arī, ka eksperte Klinta Ločmele piekrita veikt tādu padziļinātāku rezultātu un secinājumu analīzi, apkopojot šos secinājumus un izstrādājot un identificējot arī iespējamās rekomendācijas mūsu kopīgajam tālākajam darbam. Vēl gribētu piebilst par medijpratības jēdziena izpratni, jo tad, kad mēs runājam par medijpratību, šis lauks ir ārkārtīgi plašs un, protams, ka mums ir jāfokusējas. Un gribētu teikt, ka NPLP skatījumā vienmēr mēs medijpratību esam skatījuši
plaši, ietverot gan medijpratības jēdzienu, gan informācijapratības jēdzienu. Un šis jēdziens pamatā tiek sadalīts tādās 3 lielās kategorijās. Pirmkārt, šīs tā sauktās tehnoloģiskās prasmes vai spēja strādāt ar informācijas rīkiem, spēja piekļūt informācijai, drošība internetā, privātums. Un tad ir lielā otrā sadaļa, kas mums saistās ar spēju analītiski domāt, kritiski domāt, izpratne par mēdīju vidi, žurnālistikas principiem, kvalitātes principiem, mēdīju ētiku. Tajā skaitā arī emocija pratība, vizuālā pratība, kas šobrīd arī ir ārkārtīgi aktuāla. Un trešā daļa ir mums spēja pašiem radīt saturu, būt satura radītājiem un spēt sevi pašizpaust. Un, protams, ka šīs visas kompetences ir ārkārtīgi svarīgas un būtiskas, bet jo īpaši mēs par tām domājam laikā, kad ir šie informatīvā kara un reālā kara apstākļi. Un medijpratība, protams, ir valsts drošības jautājums. Vienlaiks gribētu teikt, ka medijpratība ir arī mūsu katra tāda individuālās brīvības un neatkarības jautājums 21. gadsimtā, jo tās ir zināšanas, prasmes un spējas mums pašiem izvērtēt un orientēties, kas notiek informatīvajā telpā, mums pašiem spēt pieņemt lēmumus un nevis ļauties varbūt manipulācijām vai viltus patiesību nesējiem. Tā palīdz mums justies droši informatīvajā un digitālajā telpā. Tā ir mūsu dzīves kvalitātes tāda nepieciešamība šodien. Bet tad tālāk par šodienas programmu. Sākumā tātad Klinta noprezentēs galvenos pētījumu rezultātus, secinājumus un rekomendācijas. Pēc tam mums būs šī diskusijas daļa. Pēc prezentācijas būs iespēja arī uzdot jautājumus, tāpat arī tiešraidē, Facebook komentāros, ja kādam ir jautājums vai komentārs, lūdzu rakstiet. Kolēģi identificēs šos jautājumus. Un pēc prezentācijas un diskusijas pētījums būs pieejams arī NEPLP mājaslapā. Bet tagad ilgi gaidītais notikums. Vēlos dot vārdu Klintai. Lūdzu. Esiet sveicināti. Un vispirms liels paldies NEPLP un īpaši Aurēlijai par drosmi uzņemties īstenot un arī iegūt finansējumu šim tik ļoti vajadzīgajam un tik ļoti gaidītajam pētījumam. Un arī no savas puses vēlos pateikt paldies ikvienam, kas bija iesaistīts šī pētījuma metodoloģijas radīšanā, saskaitot MS Teams sapulcē pavadītās stundas, sanāca vairāk nekā 21 stunda, kas bija aizvadīta ļoti spraigās diskusijās, kā jau varat iedomāties, ir 7 eksperti no dažādām augstskolām, un pēc tam vēl neskaitāmas darba stundas arī strādājot pie kopīgiem dokumentiem, izstrādājot pašu metodoloģiju. Un tad, lūk, man šodien ir patiešām gods iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem. Jā, kā jau Aurēlija minēja, šis pētījums ir īpašs ar to, jo tajā ir arī kvalitatīvā daļa. Jo parasti medijpratības aptaujas aprobežojas ar jautājumiem, kā jūs pats vērtējat? Vai jūs protat atpazīt maldinošu informāciju un uzticamas vai nē? Un tas tikai daļēji parāda, kāda ir situācija, šie pašvērtējumi. Taču savukārt kvalitatīvajā daļā, kurā bija iespēja lasīt un analizēt 70 cilvēku atbildes uz dažādiem jautājumiem un arī vērtēt viņu rīcības un lēmumus, kas tiek pieņemti tad, kad tiek parādīts influencera attēls un ieraksts sociālajos mēdījos, vai, piemēram, konstatēt, vai tās vai citas ministrijas Facebook profils ir īsts vai nav, tas iedeva ļoti daudz papildus vērtīgas informācijas. Tad arī daudz netērējot laiku, tad dosimies tālāk. Protams, tas ir ļoti izaicinoši šo milzīgo rezultātu daudzumu paspēt izstāstīt tik īsā laika posmā, tāpēc koncentrēšos uz jautājumiem, kas līdzinējos medijpratības pētījumos nebija aplūkoti vai nebija aplūkoti tik plaši, un otrkārt uz jautājumiem, kuri uzrādīja zināmas problēmas, kuru risināšanai tad mums visiem ir jāpievēršas, veicot kādus medijpratībā izglītojošus pasākumus. Un sāksim ar
statistiku mazliet, ar tehnisko prasmju pašvērtējumu. Un lūk, viens no jautājumiem, ko tad respondenti aptaujā, kā redzams, 1556 pieklājīgs skaits respondentiem, ko tad respondenti prot izdarīt bez citu palīdzības. Un šeit mēs redzam, ka tas trīsstūris eglīte vai apgāstā piramīda, kā mēs to saucam, arī samazinās uz leju, jo vairāk sarežģītākas prasmes tiek norādītas, jo mazāks skaits ar iedzīvotājiem atzīst, ka bez citu palīdzības prot tās īstenot. Ja, piemēram, uzrakstīt īziņu prot 91%, nav arī lielu problēmu uzņemt attēlu vai uzņemt video vai pārsūtīt attēlus vai video. Tad, kad mēs nonākam jau pie konkrētu programmu lietošanas, lai rediģētu attēlus vai apstrādātu tekstu kaut vai MS Word formātā, tad mēs redzam, ka šīs prasmes jau piemītā daudz mazākam skaitam iedzīvotāju. Un, protams, saskaņā ar šā brīža aktualitātēm ir jautājums arī par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu, un šeit 26,5% norāda, ka prot to izdarīt. Bet tad, kad mēs paskatīsimies, ko tad ir darījuši pēdējā gada laikā, tad vairs tikai 19% ir minējuši, ka tā tad ir izmantojuši mākslīgā intelekta rīkus. Un vienlaikus jānorāda, ka 6% no šiem respondentiem ir atzinuši, ka neprot neko no šīm uzskaitītajām prasmēm. Ja mēs nonākam jau konkrētāk un vaicājam, kas ir darīts pēdējā gada laikā tiešsaistē, tad redzam, ļoti aktīvi tiek izmantoti sociālie mēdīji, arī interneta bankas pakalpojumi, kas ir pozitīvi, tiek lasīti ziņu portāli, lai uzzinātu par aktualitātēm politikā un sabiedrībā. Par pilsonisko līdzdalību esam mazliet kūtri, tikai nepilna 5. daļa norādījusi, ka ir parakstījusi kādu iniciatīvu tiešsaistē, un te arī tikai 19% pēdējā gada laikā ir izmantojuši kādu mākslīgā intelekta rīku. Vēl mazliet turpināšu jūs nogurdināt ar diagrammām, bet tādu nebūs daudz. Un tad, ja mēs paskatāmies tieši griezumā par dažādām sabiedrības grupām, mazākumtautības jaunieši un seniori, tad mēs redzam, ka seniori dažos punktos apsteidz jauniešus. Un, piemēram, tā ir internetbankas izmantošana, un šeit to var skaidrot tā, ka tie jaunieši, kuri pētījumā jaunākajā grupā bija sākot no 15 gadu vecuma, iespējams paši to vēl nedara, jo to veic viņu tuvinieki. Un seniori arī vairāk nekā jaunieši lasa ziņu portālus, lai uzzinātu par aktualitātēm. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz mākslīgā intelekta rīku izmantošanu, tad tur gan tā plājasa parādās ļoti izteikta, tur pašā apakšā. Mēs redzam, ka jaunieši, protams, jau mākslīgo intelektu izmanto daudz biežāk, salīdzinot ar senioriem, tikai 3,4% ir norādījuši, ka viņi pēdējā gada laikā šādu aktivitāti tiešsaistē ir veikuši. Un pāriesim pie sociālo mediju lietošanas. Šeit lielu pārsteigumu nav. Mēs redzam, ka līderos ir YouTube, Facebook. Mani varbūt nedaudz pārsteidza tas, ka TikToks ir apsteidzis Instagramu. Mēs redzam 55% iedzīvotāju, proti tie, kuri lieto internetu, lieto TikToku, Instagramu 45%, Telegrams ar 30%, un savukārt Twitter telpa, ja tagad platformā X un draugiem LV, tiem ir aptuveni 1/4 daļa no Latvijas interneta lietotājiem. Un tad, kad paskatāmies nedaudz detalizētāk, tad mēs redzam, ka jauniešu auditorijā, jā, TikTok ir viens no populārākajiem, bet es ļoti ieteiktu aizmirst stereotipu, ka TikToks ir tikai jauniešu sociālais mēdījis, jo mēs redzam, ka 27,5%, gandrīz 28% no senioriem TikToku sauc par savu sociālo mēdīju. Un to mēs varam redzēt arī interviju daļā, kur seniori 70 gadu vecumā stāsta, ka vienlīdz bieži lieto gan Facebook, gan draugiem LV, gan TikToku. Daļa pat arī prot nosaukt riskus, kas ar to ir saistīti. Un savukārt, ja skatāmies mazākumtautību griezumā, tad ir YouTube, Facebook,
Facebook un arī Telegram starp populārākajiem un, protams, arī TikToks. Runājot par sociālo mediju lietošanas paradumiem, intervijās ir redzams, ka daļa no tiem, kas lieto sociālos medijus, sevi devē kā tādus pasīvos lietotājus, ka tikai lasa vai skatās un paši neiesaistās diskusijās un komentē maz. Šeit kāda sieviete 56 gadu vecumā gan ir ļoti skaidri definējusi, kādiem nolūkiem viņa izmanto šo sociālos mēdījus. Kad labs noskaņojums lieto Instagram, kad gribas strīdēties, lietoju Facebook. Šeit gan ironiski mazliet jāpiebilst, ka viņa droši vien vēl nav atklājusi platformu X, kur ir arī tādas diezgan karsta diskusiju vide. Interesanti, ka ir redzama tāda pretnostatīšanās, kuri ir jaunieši un kuri ir, teiksim tā, vecāku cilvēku sociālajie mēdīji, un to var ļoti labi redzēt arī šajā citātā, kur kāda 13-gadīga pusaudze skaidro, ka Facebooks tas ir vairāk mammai un omītei, bet savukārt TikToks un Instagrams tas ir vairāk mums, jauniešiem, jo tur ir tās lietas, kas viņus interesē vairāk. Un cilvēki intervijās ļoti skaidri spēj definēt, kāpēc viņi izmanto katru sociālo mēdīju. Ļoti skaidri nosauc lietas, tajā sociālajā mēdījā es daru to, tajā es eju darīt kaut ko citu. Un tas ir ļoti labi, jo cilvēki apzinās, ko katrs sociālais mēdījis viņiem spēj piedāvāt un sniegt. Ja skatāmies mazliet tādā problēmu griezumā, tad nav pārsteigums. Un droši vien jūs arī savā ģimenē vai draugu lokā esat novērojuši, ka, lai gan sociālajos mēdījos parasti 13 gadi, kā reģistrēšanās slieksnis, tad daudz jaunāki bērni jau 9, 10, 11, 12 gadu vecumā ir sociālajos mēdījos, tos lieto diezgan aktīvi, taču, kā rāda intervijas, ir diezgan bieži sastapušies ar tādām vai nu biedējošām vai riskantām situācijām, kad viņus uzrunā sveši nepazīstami cilvēki, tiek sūtītas vēstules, aicinājumi doties uz kādām ārzemju interneta lapām, lai kaut kur ielogotos vai piedalītos kādās izlozēs. Un arī jaunieši paši atzīst, ka sociālajie mēdīji ir kļuvuši par atkarību, un arī, kā šis 18-gadīgais jaunietis definē, viņš arī apzinās, ka tādu īso video skatīšanās bojā spēju noturēt uzmanību, bet viņš tik un tā turpina šos īsos video, jeb reels patērēt, jo tas ir tas piesaistošais satura veids. Iedziļināsimies jau atsevišķos temata tādos aspektos, un es sākšu ar jautājumu, kura rezultāti mani pašu iespējams pārsteidza visvairāk. Jo te ir cieši saistīti arī ar mūsu visu drošību un ar rīcību un uzticēšanos informācijas kanāliem potenciālās krīzes situācijās. Un kā jau Aurēlija minēja, šajā pētījumā kvalitatīvajā daļā respondentiem intervētajiem tika rādīts piemērs, ekrāna uzņēmums no aizsardzības ministrijas Facebook profila. Tas bija reāls ekrāna uzņēmums, kuram varēja redzēt uz to brīdi aktuālo titulu attēlu, profila bildi, pirmās ziņas virsrakstu un arī sānu daļā kontakta informāciju. Un, lai gan šīs profils ekrāna uzņēmums bija reāls, daļa intervēto nevarēja noteikt, vai tas ir īsts, un vēl daļa uzskatīja, ka tas ir safabricēts. Un tas rada risku, ka arī kādās krīzes situācijās, kad būs izšķiroši svarīgi, kurai informācijai mēs ticam, cilvēkiem būs grūtības izvērtēt uzticamus no neusticamiem informācijas avotiem. Un tas, kas cilvēkus mulsināja visbiežāk, ir šī e-pasta adrese. Daļa no viņiem atpazina, ka ir sadaļa gov, tātad varētu būt uzticama lapa, bet cilvēkus mulsināja mod sadaļa, nespējot atšifrēt, ka tas ir saīsinājums no angļu valodas vārdiem Ministry of Defense. Un līdz ar to diezgan liela daļa interviju dalībnieku, gan jaunieši, gan arī senioru vecumā, norādīja, ka viņi neuzticētos mājaslapai, kurā būtu šāds mod.gov.lv, un arī neklikšķinātu uz tā satura un uzskatītu, ka tas, ko šī lapa publicē, ietver kādu viltus vai
maldinošu informāciju. Tas, kas ir pozitīvi, daļa gan uzreiz piedāvāja turpmākos rīcības soļus, ka viņi taču varētu aiziet un iegooglēt un pārbaudīt, vai vispār tāda e-pasta adrese pastāv, vai vispār tas ir kaut kas reāls. Tas ir pozitīvi, ka ir jau iestrādājusies tāda prasme, ka var taču informāciju pārbaudīt. Taču kopumā tas rada satraukumu, jo it kā no vienas puses ir apsveicami, ka cilvēki apzinās, ka tīmeklī ir daudz nepatiesas informācijas, ka ne visam var uzticēties, bet no otras puses, man šķiet, mēs visi medijpratības laukā esam palaiduši garām iespēju cilvēkiem atgādināt par šīm pamata lietām. Jo daudzos projektos mēs runājam par aktuālo dezinformāciju, kā atpazīt dezinformāciju par karu Ukrainā, kā atpazīt dezinformāciju par COVID-19 un tam līdzīgi. Bet varbūt šīs prasmes, kas šķiet tādas it kā pašsaprotamas, tomēr izrādās tās, kas daudziem cilvēkiem varētu noderēt, lai izvērtētu it kā tik vienkāršu lietu, kurai ministrijas mājaslapai vai Facebook profilam var uzticēties vai nevar uzticēties. Līdz ar to tas ir viens no tādiem, manuprāt, augstas prioritātes pasākumiem, kas mums tiem, kas strādā medijpratības jomā, būtu jāveic, ir jāatgriežas pie šiem pamata jautājumiem un ir jārunā par to, no kā sastāv uzticamu iestāžu e-pasta adreses, no kādām daļām, kādiem e-pastiem var uzticēties, kādiem nevar uzticēties, jo intervijas parādīja, ka ir pietiekami liela neskaidrība par šo jautājumu, lai mums tas pēc tam varētu radīt arī kādas grūtības potenciālās krīzes situācijās. Nākamais jautājums ir saistīts par izpratni par mediju darbību un finansējuma avotiem. Un šeit arī ļoti krāšņi citāti mūs sagaida, bet sākšu ar pārskatu no aptaujas, kurā ir jautāts, cik lielā mērā uzskatāt, ka visa informācija, ko redzat un lasāt, ir ticama. Un mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji samērā maz uzticas gan sabiedriskajiem mēdījiem, gan komerciālajiem mēdījiem. Tie ir aptuveni 30 līdz 32%, kuri uzskata, ka informācija šajos mēdījos ir vai nu pilnībā ticama vai lielākoties ticama. Kā redzams, arī šajā grafikā ir tā pelēkā krāsa, un es arī teiktu, ka daļa cilvēku ir šajā pelēkajā zonā, kas uzskata, ka informācija ir daļēji ticama, un tas savukārt arī paver tādus vārtus manipulācijām. Un, ja mēs skatāmies jau uz interviju rezultātiem, tie, manuprāt, piedāvā vēl vienu skaidrojumu, kāpēc uzticēšanās mēdījiem varētu būt tik zema, jo cilvēki pašos pamatos neizprot, kā darbojas mēdīju sistēma, ka Latvijā ir sabiedriskie mēdīji, ir komerciālie mēdīji un kādi katram no šiem mēdījiem ir finansējuma avoti. 58% uzskata, ka vairums mēdīju pieder privātām kompānijām, kas strādā ar mērķi gūt peļņu, bet 20% domā, ka vairums mēdīju pieder valstī. Un vēl 17,5% nezina, kā atbildēt uz šo jautājumu. Tātad gandrīz 40% no intervētajiem par šo jautājumu nav zinoši. Un arī interviju atbildes liecina par tādu diezgan lielu sajukumu, jo, piemēram, pie mēdījiem tiek nosauktas arī ministriju mājaslapas, kas ir pavisam cits informācijas kanāls. Mazliet neizbrīna tas, ka tiek minēti pašvaldību informatīvie mēdīji, kas arī ilgstoši ir mēģinājuši imitēt laikrakstus, taču redzam, ka cilvēkiem nav skaidra tā robeža, kas ir mēdījis, kas finansē mēdījus, kā tie darbojas. Jo, lai gan ikdienā mēdījus lieto 76% aptaujas respondentu, tomēr tā izpratne, no kurienes tad sabiedriskiem mēdījiem nāk finansējums, nav tik bieži sastopama. Tādējādi šeit arī redzama iespēja izglītot un daudz vairāk runāt par Latvijas mēdīju sistēmu kopumā, par šiem pamata jautājumiem, kas varbūt nav tie paši pievilcīgākie, lai cilvēkus uzaicinātu uz mēdīju
medijpratības semināriem, taču mēs nevaram uzbūvēt spēcīgu medijpratību, ja ir ļoti trausli paši pamati, ja ir ļoti trausla izpratne par to, kā labā vispār mediji strādā. Jo, kas mani pārsteidza rezultātos, ir diezgan tāda jūtama noskaņa, ka mediju saturs ir ļoti viegli uzpērkams un ka mediji ir ļoti viegli ietekmējami. Un šeit arī var redzēt dažas no šiem citātiem, kur kāds intervijas dalībnieks atsaucas arī uz pasaules valdību, kas visu apmaksā. Cits domā, ka politiķi apmaksā satura mēdījos un tam līdzīgi. Un tas viss arī notiek tādā vispārējā sabiedrības gaisotnē, kurā ir diezgan izteikti vērojamas liekšanās sazvērestības teoriju virzienā, kā šeit, piemēram, tādi apgalvojumi: politiķi parasti neatklāj mums savu lēmumu patiesos motīvus, un te mēs redzam vairāk nekā 80% tam piekrīt. Diezgan liels skaits arī domā, ka pasaulē notiek daudzas svarīgas lietas, par kurām sabiedrība nekad neuzzina, vai, piemēram, daudzi notikumi, kur izskatās bez savstarpējās saistības, bieži vien ir slepenu saskaņotu darbību rezultāts, vai, piemēram, valsts iestādes rūpīgi uzrauga un izseko visus pilsoņus. Un tam pilnā mērā, vai tā drīzāk piekrīt vairāk nekā 50% no respondentiem. Tātad šādā diezgan izteiktā konspirācijas teoriju gaisotnē pastāv arī šis viedoklis, ka mēdīji ir ļoti viegli ietekmējami. Un te mēs redzam, ka arī pašiem mēdījiem būtu jāskaidro sabiedrībai gan par darbu, žurnālistu ētikas kodeksa ietveros, gan arī par mēdīju sistēmu, finansējuma avotiem un tam līdzīgi. Un arī intervijās tika jautāts iedzīvotāju viedoklis, ko viņi domā par Latvijas mēdīju kvalitāti. Viedokļi ļoti krāšņi. Pārskatā, kas būs publicēts mājaslapā, esmu izvilkusi daudz vairāk piemēru. Šeit tikai ieskatam, ar kādiem vārdiem mēdīju kvalitāte ir raksturota. Un jāteic, ka dažos gadījumos cilvēki ir ļoti izsvērti, piedāvājuši gan pozitīvos piemērus, gan negatīvos piemērus, saucot noteiktus mēdīju nosaukumus, bet nereti lasotās atbildes šķiet, ka tas viedoklis ir balstīts vai uz kādu vienu negatīvu piemēru, vienu gadījumu, vai kopumā tādām diezgan šaurām zināšanām par to, kā darbojas mēdīji. Nu, piemēram, viens no pārmetumiem izskanēja, ka ziņas nav interesantas, bet vai ziņām un ziņu pārraidēm primārais uzdevums vispār ir būt interesantām? Šeit arī tiek definētas, nosauktas konkrētas lietas, ko cilvēki kritizē, klikšķu virsrakstī, tiekšanās pēc sensacionālisma, daudz stāstu par šovu zvaigznēm un daļa arī norāda nekvalitatīvu valodu. Un iespējams tas arī izskaidro tos rezultātus par uzticēšanos mēdījiem, jo interviju atbildes parāda, ka liela daļa uzskata, ka mēdīji nedarbojas tik kvalitatīvi, cik varētu. Šeit daļa no atbildēm redzams apakšējās atbildēs, ka cilvēki arī salīdzina ar BBC, ar The New York Times, taču jāņem vērā, ka mums ir atšķirīgs vispār tirgus lielums, atšķirīgas mēdīju iespējas, bet kopumā var teikt, ka daļai arī šķiet, ka ir labi 8 balles no 10, un man arī tikšu tūlīt atpakaļ uz iepriekšējo slaidu, man šķiet ļoti latviska atbilde vidēji normāli, neteikšu ne labi, ne slikti. Tas diezgan bieži arī ir minēts. Jau iepriekš norādīju, ka cilvēkiem ir diezgan liela neskaidrība, kā finansējumu iegūst mēdīji Latvijā. Mazliet skaidrāk ir par to, kā pelna sociālie mēdīji. Un ir skaidrs, ka tas notiek no reklāmām, bet tad, kad pajautā detalizētāk, kas tad īsti iegūst to naudu, influenceris vai sociālais mēdījis, tad cilvēkiem ir diezgan miglains priekšstats, lai gan sociālos mēdījus no visiem interneta lietotājiem nelieto tikai 2%, tomēr tikai neliela saujiņa no visiem sociālo mediju lietotājiem prot kaut vispārīgiem vārdiem izskaidrot, kā tad notiek finanšu plūsma un aprite sociālajos medijos. Daļai tas paliek tāda kā 10 gadus veca bērna skaidrojuma līmenī. YouTube, kad video paliek populārs, tev dod naudu. Šāds ir viens no biežākajiem skaidrojumiem, bet ir arī ļoti daudz cilvēku, kuri norāda, ka par šo tematu vispār nav priekšstata. Un nākamais mēs pārējām jau uz konkrētu piemēru, un intervijas
dalībniekiem tika rādīts ekrāna uzņēmums no influenceres Evelīnas Pārkeres Instagram konta, kurā redzams, kā viņa atrodas sporta zālē. Viņa ir norādījusi, ka tātad atrašanās vieta noteikti sporta zāle, tur ir pievienota fotogrāfija un aicinājums izmantot kodu, lai ar atlaidi iegādātos proteīna pulveri. Un cilvēkiem tika jautāts, ko viņi var komentēt par šo attēlu. Un lielākā daļa pareizi norādīja, ka tā ir reklāma, bet atšķīrās viedoklis, kā reklāma. Sporta zāles reklāma, sporta apģērba ražotāja reklāma, veselīga dzīvesveida un vingrošanas reklāma vai beigās šī proteīna pulvera reklāma, kuru daži cilvēki, tostarp vērīgie, bija gan jauniešu, gan senioru auditorijā, tomēr pamanīja, ka tur ir tas atlaides kods tam pulverim. Līdz ar to tiek reklamēts šis produkts. No 70 intervijām tikai 3 cilvēki pamanīja, ka, lai gan tāpēc būtības ir reklāma, tur nav pielikts temturis. Mēs neredzam, ka tā ir apmaksāta sadarbība, mēs neredzam, ka tā ir reklāma. Šādas norādes nav, un to pamanīja tikai 3 cilvēki. Kā jau minēju, arī bērni lieto Instagram, bet viņiem klājās daudz grūtāk ar šī ieraksta izvērtēšanu. Šeit, piemēram, par satura publicēšanas nolūkiem. Bērni norādīja, ka tas vienkārši ir parasts selfijas, vai viņa lielās, kā viņa var izdarīt, kā viņa prot vingrot, vai ka lūk šobrīd ir atzīmējusies sporta zālē un sporto. Lūk, tik tālu par influenceru saturu. Un, ja jau esam nonākuši pie tīmekļa, tad arī turpinām ar stāstu par interneta algoritmiem un Google meklētāju programmām. Aptauja, sāksim jau ar aptauju, ka arī aptaujas rezultāti norāda, ka daļai iedzīvotāju nav izpratnes, pēc kādiem principiem interneta meklētāju programmas, piemēram, Google, mums izkārto šos rezultātus. Piemēram, 18% uzskata, ka vairāki cilvēki no vienas valsts apmeklē vienu un to pašu interneta lapu, ka visi redzēs vienādas reklāmas. Vēl 14% norāda, ka viņiem nav zināšanu, vai tās reklāmas būs vienādas vai atšķirīgas. Un kopumā runājot par interneta meklētājiem, tikai 66% protos izmantot, tad mēs varam pieņemt, ka atlikušie 33% ar kaut ko. Viņiem pietrūkst prasmju, lai lietotu interneta meklētāju programmas, un tas savukārt apdraud arī faktu pārbaudes veikšanu, jo sameklēt informāciju, salīdzināt dažādos resursos, tas jau arī prasa prasmi doties šajā meklētāju programmā un informāciju aplūkot un salīdzināt. Intervijās tika piedāvāts ekrāna uzņēmums, kur ir ieraksts kurpes un parādīts, kā Google ir sašķirojis rezultātus, kur pirmajiem 4 ir maza norādīta, ka tā ir reklāma. Un cilvēkiem tika vaicāts, kāpēc pirmie ieraksti parādās kā pirmie jeb rezultātu augšpusē. Izteiktās versijas ir ļoti dažādas, ka tās ir visvairāk skatītās lapas, ka tās ir alfabēta secībā. Kāds domā, ka izkārtojums ir pēc cenām, ka izpārdošanas tiek rādītas vispirms, daļa arī godīgi atzīst, ka nezina. Un, protams, bija arī tādi, kuri norāda un pamanīja to mazo atzīmīti, ka tā ir reklāma, bet bērniem 9 līdz 14 gadu vecumā trūka zināšanu, un viņi nespēja pareizi nokomentēt, pēc kāda principa šie rezultāti tādā veidā ir parādīti. Un atgriežoties pie aptaujas, mēs arī redzam, ka 30% no visiem respondentiem piekrīt apgalvojumam, ka, ja kādai interneta lapai ir augstāka vieta meklēšanas rezultātos, tad tai var ticēt vairāk. Un vēl arī 18–20% nedomā vispār par to, vai tām lapām, ko interneta meklētāju programmas piedāvā, vai tām vispār var uzticēties. Līdz ar to šis arī ir viens no jautājumiem, kuriem jāpievērš uzmanība. Runājot par interneta algoritmiem, lai gan vecāka gadagājuma cilvēkiem ir grūtāk tehniski izskaidrot, kā darbojas interneta algoritmi, tad, kad intervētājs viņiem īsi pastāsta, daudzi spēj atrast piemēru un nosaukt no savas personīgās pieredzes, kur tad ir sastapušies ar interneta algoritmu darbību. Nu, piemēram,
Tas nav tas, ka, ja paskaties par vienu tēmu, tad tev visu laiku to piedāvā. Facebook paskatījos, tur nezinu, ierakstu par čūskām. Tagad man visu laiku nāk tikai čūskas. Lūk, šādas krāšņas, brīnišķīgas atbildes, bet arī 11-gadīgs bērns prot ļoti labi izskaidrot. Ja es noskatos pilnu video ar kaķi, tad internets domās, ka man patīk kaķi. Un tad viņi man rādīs video vairāk ar kaķiem. Lūk, šādi personīgās pieredzes piemēri, kas tiek piedāvāti. Bet vēlos vērst jūsu uzmanību uz šo rezultātu, ka dažiem pētījuma dalībniekiem atšķirīgās vecuma grupās, to starp 17 gados, 29 gados, kas tiek uzskatīti par tādiem digitālā vidē ļoti zinošiem un prasmīgiem vecuma posmu pārstāvjiem, vispār nav zināšanas, ko nozīmē interneta algoritmi, vai arī ir kaut kur dzirdējuši, un tas priekšstats ir ļoti miglains. Tātad par šo tematu būtu jārunā un jāskaidro ne tikai senioriem, bet visām sabiedrības grupām, sākot ar jauniešiem. Nedaudz par drošību sociālajos mēdījos, un šeit es izcelšu vienu aspektu, jo droši vien esat noguruši jau no daudziem datiem un statistikas. 22% no aptaujātajiem lieto tikai vienu paroli. Internetam, darbībām interneta vietnē, sociālajos mēdījos un citur. Varat katrs apdomāt, cik no jums izmanto kādas paroles. Un tātad kopumā 22% ir viena parole, bet senioru vidū 39% ir tikai viena parole. Un tas rada tās bažas, ja šī parole tiek uzlausta, tad diezgan viegli var piekļūt arī citiem šī cilvēka kontiem tiešsaistē. Un runājot par senioriem, šeit arī atbildes parāda, ka pastāv divas grupas. Ir viena, ja tā drīkst dēvēt, vieglprātīgā grupa, tāda netik uzmanīgā grupa, kas uzskata, ka par drošību tīmeklī nerūpējas. Vai nu nevajag, vai ne no viena nebaidos, vai neko tādu nedaru, nezinu, kā to darīt. Faktiski man nekas nav slēpjams. Un tam līdzīga veida atbildes, kas rāda, ka tā drošība internetā ir tādā otrajā plānā. Un tad man galvā saslēdzās ar tām asociācijām par digitālo krāpniecību, ka varbūt viens no iemesliem ir tas, ka seniori iespējams tik ļoti neaizdomājas par šiem drošības jautājumiem. Un savukārt otra senioru grupa ir izteikti piesardzīgā, kas paši nekur nekomentē, seko tikai pazīstamiem cilvēkiem, internetā neiepērkas, vai iepērkas tad tikai ar pēcapmaksu. Un tad tur ir redzams, ka iespējams viņi pat neizmanto visas tīmekļa piedāvātās iespējas, tāpēc, kā baidās. Tas ir kā nav slikti sevi pasargāt, bet dažkārt tajās atbildēs ir jūtams, ka ir tādas bailes kaut ko neizdarīt nepareizi. It sevišķi daži norāda, ka viņiem jau bijuši kādi gadījumi, kad ir vai nu nozagti dati vai zaudēta nauda, iepērkoties internetu veikalos, tad ir tāda izteiktā piesardzība. Un kopumā jautājot cilvēkiem, ko tad viņi dara, lai sevi pasargātu internetā, liela daļa atbilžu ir formulēta tādā veidā, kā virsrakstā kāds 36 gadus vecs vīrietis norāda, ne uz visas spiežu, ko redzu. Tādā līdzīgā veidā ir formulētas diezgan daudzas atbildes, un kā jau minēju, tad nepilngadīgi jaunieši saskaras ar diezgan daudziem riskiem. Šeit arī var redzēt 13 gadus vecas meitenes citātu. Es vienu reizi frendoju svešinieku, bet man māsīca pateica, lai unfrendoju viņu, jo viņai bija nojausma, ka tur kāds vecs vīrietis ir, un tad es izdzēsu. Protams, ausīs griežas šie anglicismi, kas ļoti bieži atbildēs ir sastopami, kad cilvēki runā par sociālajiem mēdījiem, bet te mēs redzam šīs situācijas. Daži prasa mammai, daži tētim, vēl kādam brālis pateicis, ka tajā internetu veikalā nevajag iegādāties tēkreklu, ka tas izskatās aizdomīgs. Ļoti labi, ka ir šie mentori, ar kuriem var pakonsultēties, ja vien pašiem mentoriem, protams, ir zināšanas. Un jau tuvojoties noslēgumam, viens tāds plašais temats bija par vārda brīvību, anonimitāti un cenzūru. Vairāku jautājumu kopums, ko cilvēki domā par anonimitāti internetā, vai to izmanto, kāpēc to vajadzētu saglabāt, kad drīkst kaut ko cenzēt un tam līdzīgi. Un te mēs redzam, ka cilvēki apzinās gan pozitīvos ieguvumus, gan arī riskus. Minēta vairākās atbildēs gan naida runa, gan agresivitāte, gan konflikti, bet tas, kas man raisa pārdomas, ka ir daļa cilvēku, kuri uzskata, ka Latvijā nav demokrātija
pilnā apmērā, jo pastāv risks, ka viņu viedoklis var tikt cenzēts, ja kaut ko uzrakstīsi nepareizi, pēc tevis atnāks un aizturēs un apcietinās, un to izsaka gan cilvēki, kuri lieto latviešu valodu, gan tie, kuri lieto krievu valodu. Te arī citātos var redzēt, ka tāda arī saistībā ar konspirācijas teorijām, gan drīz var teikt, ir arī viedoklis, ka mūs izseko, mūs novēro katru mūsu rīcību, un ka tāda patiesa anonimitāte nemaz nav iespējama. Un vizuālā pratība, mazliet par attēliem runājot, tika jautāts interviju dalībniekiem, kā viņi vērtē mediju praksi. Pie rakstiem pielikt attēlus, kas ir ārpus konteksta. Un tika piedāvāt 3 piemēri, gan dzīvnieku attēls pie laika ziņām, kas ir visai bieži sastopama mediju prakse. Pagājušā gada attēls pie ziņas par to, kā finanšu ministrs Saeimai nodod izskatīšanai budžeta portfeli, un attēls no cita konteksta saistībā ar kara darbību. Un jāteic, ka cilvēkus var iedalīt divās daļās. Ir vieni, kuri attēliem tik ļoti nepievērš uzmanību un uzskata, ka attēlam jāpiesaista uzmanība, ka tas var arī būt ārpus konteksta, bet daļa pieprasa ļoti lielu precizitāti no mēdījiem arī attēlu izvēlē. Un tā stingrība ir atkarīga no tā, cik svarīga šķiet šī tēma. Vispielaidīgākie cilvēki ir par attēliem pie ziņām par laikapstākļiem. Tur mēs varam lasīt arī šos brīnišķīgos citātus. Nezinu, man vienalga, es lasu ziņas, nevis attēlus, skatos par laika ziņām, kaut vai čūska vai kurmīts pievienots. Kāds 13 gadus vecs bērns norāda, ka ja sunītim karsti, tad var pielikt arī sunīša bildi, bet ka tas viņam atgādina bērnu prezentācijas skolās. Un 52 gadus veca intervētāja norādījusi, ka viņa to ir pamanījusi, bet viņai tas nav saprotams. Bet vienlaikus arī, ko tad likt mākoni vai sauli un tam līdzīgi. Bet jau daudz lielāka precizitāte tiek arī attēlu izvēlē, tiek pieprasīti, ja runa par kara darbību, par budžeta portfeli, tur tiek komentēts, ja ministrs nav mainījies, tad var arī pagājušā gada bildi ielikt, bet par kara darbību tur tiek savukārt uzskatīts, ka ja attēls neatbilst, tad tā jau būs kā maldināšana, dezinformācija, un tur tiek pieprasīta visā augstākā precizitāte. Un te nu mēs esam nonākuši pārskrēnot pāri rezultātiem pie rekomendācijām. Un pirmais, ko varbūt arī jutāt, uzsverot manā runā, manuprāt, es redzu lielu nepieciešamību runāt par šiem lielajiem pamata jautājumiem par mediju vidi. Tas notika, tad, kad sākām Latvijā kopt medijpratības lauku pirms 10 gadiem. Piemēram, projekts Pilna doma, kas skaidroja žurnālista darba būtību, devās uz skolām, bet tad nāca pandēmija, nāca Krievijas iebrukums Ukrainā, un mēs pārmetāmies uz tādu operatīvās dezinformācijas noklāšanu un pievērsāmies citiem tematiem, atstājot novērtošos jautājumus par mediju vidi. Un iespējams pie tā daļai vainojums ir arī tas burbulis, jo atrodoties ikdienā starp cilvēkiem, kas strādā ar mēdījiem, kas strādā medijpratības jomā, studentiem, kas studē mēdījus, tad ir tā sajūta, ka tas taču ir pašsaprotami. Bet intervijas parādīja, ka nav pašsaprotami. Lielai daļai Latvijas cilvēku ir visai miglains priekšstats par mediju sistēmu, mediju darbību, arī žurnālistu ētikas kodeksiem, jo 40% no respondentiem uzskata, ka mediju īpašniekam ir pilnīgi pieļaujami noteikt, par ko ir jāraksta žurnālistiem. Tātad gandrīz puse no respondentiem normalizē spiediena izdarīšanu uz žurnālistu darbu, uz redakcionālo neatkarību. Tādējādi šie ir tie tādi lielie jautājumi, kuriem arī būtu jāpievēršas, lai tie mūsu medijpratības pamati būtu spēcīgi arī par vārda brīvību, par tiešsaistes anonimitāti un citiem tematiem. Otrs temats ir saistībā ar ziņu pratību, kā tiek atlasītas, veidotas un izkārtotas ziņas, jo, piemēram, 27% un aptaujas respondentiem uzskata, ka ziņu izkārtojums portālā vai, piemēram, televīzijas programmā ir nejaušs. Arī kādas ir ietekmes uz ziņu saturu, gan no satura veidotāju žurnālistu puses, gan no lietotāju perspektīvas, arī kuri no mēdījiem vispār strādā kā mēdīja redakcijām un žurnālistiem. Kā redzams, tikai 27% zināja atšķirību starp Delfiem un Facebooku. Daļa uzskatīja, ka Facebook vienkārši ziņo par starptautiskām ziņām un Delfī par vietējām ziņām. Vēl 9% domā, ka Facebook ziņas saražo lētāk, bet Facebook ziņas
viņas neražo. Tātad ir jāveicina tā izpratne, kas tad īsti ir mēdījis, kā darbojas žurnālisti un vai mēs šīs lielās platformas vispār varam uzskatīt par mēdījiem. Un par šiem 40% respondentu es jau minēju par to, ka viņi uzskatīja, ka normāli un pieļaujami, ka mēdīju īpašnieks tātad izdara spiedienu uz redakcionālo saturu. Trešais temats, un tajā daudz neiedziļināšos, jo skaidroju jau pirms brīža, ir iedzīvotāju informēšana par uzticamām valsts iestāžu mājaslapām, uzticamām e-pasta adresēm, no kā tās sastāv un kuriem informācijas avotiem vispār var uzticēties krīzes situācijās. Ceturtais ieteikums ir saistīts ar interneta lietošanas drošību. Šeit mēs redzam no aptaujas, ka 39–40% norāda, ka viņi nepiekrīt apgalvojumiem, kā atšķirt viltus lapas, piemēram, viltus internetu veikalus, vai kā atšķirt drošas programmas, kuras lejupielādēt savā viedierīcē. Un arī jau minētais par parolēm, kāpēc ir svarīgi, lai būtu vairāk nekā viena parole, kā tās veidot droši, kā tās sargāt un citiem saistītiem jautājumiem. Tāpat arī, ja atceraties, prezentācijas gaitā pieskāros tematam par influenceru saturu, šo reklāmu atpazīšanu un interneta algoritmu darbību. Tāpat arī Google interneta meklētāju programmu darbība ir tie jautājumi, kurus ir vērts aplūkot visās vecuma grupās. Arī par personas datiem. Intervijas parādīja, ka cilvēkiem ir arī visai miglains priekšstats, kas tieši ir personas dati, kas no visas informācijas par mani uzskatāmi par personas datiem, ar kuriem tad jādalās ļoti uzmanīgi, un kad kāds interneta veikals, piemēram, var kaut ko mums pamatoti prasīt. Nākamais temats savukārt ir saistīts ar cilvēku iedrošināšanu un prasmju iedošanu veikt vienkāršu faktu pārbaudi. Izrādās, ka 60% tikai, tātad nevis 60% tikai, bet 60% Latvijas iedzīvotāji norāda, ka viņi nezina vai neizmanto apgrieztās attēlu meklēšanas funkciju, kas ir ļoti ātri augšupielādējama attēlu vai ar Google Lens palīdzību ar pāris klikšķiem pārbaudām, kur vēl tīmeklī šis attēls ir atrodams, pie kādiem rakstiem tas ir pievienots, un liela daļa Latvijas iedzīvotāju to vai nu nezina vai neizmanto. Pētījums arī parāda nepieciešamību pievērsties mediju psiholoģijas jautājumiem, gan par emociju regulēšanu. Es ceru, ka varbūt kāds pajautās, tad es nokomentēšu vēlāk vairāk interviju atbildes saistībā ar emocijām no mēdīju satura. Šeit arī varētu runāt par atkarību no sociālajiem mēdījiem, arī par šo īso video stāstu lietošanu un to potenciālo ietekmi un citiem jautājumiem. 9. temats ir saistīts ar mākslīgā intelekta lietošanu, gan ar praktiskām prasmēm to izmantot, gan arī risku apzināšanos, jo tad, kad tika jautāts, vai cilvēki piekrīt, ka dziļviltojumi, jeb tas, ko angliski mēs saucam deepfake, var radīt riskus sociālai drošībai, jo to precizitāte ir tāda, ka tos ir grūti atšķirt no īstiem video ierakstiem, tad piekrīt tikai 45% respondentu. Un mazākumtautību grupā un senioru grupā piekrīt vēl mazāk, un aptuveni 1/5 daļa, 24% atbildi nezina. Tas nozīmē, ka nav šo zināšanu par riskiem, ko dziļviltojumi var radīt gan personas cieņai un godam, vēlēšanu rezultātiem, starptautiskām attiecībām un citās jomās. Un noslēdzošais slaids nestrādā, iespējams, tāpēc, ka kamera ir pielikta pārāk tuvu. nevar pāriet tālāk. Tā šobrīd ir iestrēdzis ne uz priekšu, ne atpakaļ. Mēs nevaram tikt pie pēdējā slaida, bet to tad izstāstīšu es pati. Ja pareizi atceros, tad tie bija 30% no aptaujātajiem, kuri norāda, ka viņiem ir grūtības izvērtēt, kādas var būt negatīvās sekas no satura publicēšanas internetā. Tātad gandrīz 1/3 daļa atzīst, ka viņiem ir grūti saprast, kādas negatīvas sekas varētu rasties, un tur varētu runāt gan par naidarunu, gan par potenciāliem normatīvu aktu pārkāpumiem, gan arī dalīšanos ar tādu pārāk privātu saturu un sevišķi adresējot arī bērnu vecākiem, kas nereti dalās ar bērnu gaitām, pat neaizdomājoties, ka tās adreses un vietas, kas tur tiek norādītas, kādreiz kaut kur
var tikt izmantotas arī ļaunprātīgā nolūkā. Lūk, prezentācija joprojām ir iestrēgusi un neļauj parādīt manu paldies slaidu, bet es saku liels paldies jums visiem par izturību un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Jā, lūdzu. Ieva Kaldraus, NPLP padomes locekle. Gribēju teikt milzīgi paldies par fantastiski ieguldīto darbu šī pētījuma veikšanā, realizēšanā un apjomīgo secinājumu izdarīšanā. Tas, kas man interesē, kāds ir viedoklis, jo jautājumu apskatīt tiešām ļoti daudz un dažādi. Mediju pratība, informatīvā pratība, tehnoloģiskās pratības. Bet vai var noteikt arī šo te pašu, tiešām to mēdīju pratības līmeni, kā viņi var novērtēt vismaz zemes, vidējs vai augsts šobrīd? Vai to ir iespējams pēc kaut kādiem kritērijiem noteikt? Paldies. Es domāju, ka to nākotnē noteikti var izdarīt, ja mēs kādiem jautājumiem piešķiram noteiktu punktu vērtību, teiksim, virs 50%, kādas prasmes īstenošana dot tur 2 punktus, 30% tik punktus, tādus topus un reitingus pieļauju tālāk no šiem rezultātiem varētu veidot, jo tas, kas tur ir tajā datu masīvā, tur ir tik daudz to rezultātu, ka vēl kādu gadu varēs mēģināt taisīt cross-tabulācijas un meklēt kādas sakarības un cēloņu sakarības. Šobrīd mana personīgā pieeja, kā cilvēkam, kas ir gandrīz 10 gadus strādājis medijpratības jomā, es ļoti skeptiski skatos uz šādiem topiem un reitingiem un medijpratības līmeņa paziņošanu. Tāpēc, ka pirmkārt, tas ir ļoti stereotipizējoši. Ja mēs mēģinām sadalīt cilvēkus kādās grupās, mēs vairs neredzam tās unikālās atbildes, mēs redzam tādu vispārēju raksturojumu un uzreiz sakām, ja cilvēks ir no mazākumtautībām un dzīvo laukos, tad viņam tā medijpratība būs vāja, piemēram. Es no tā atturētos, jo intervijas es tieši skatījos, pievērsu uzmanību katram intervējamam viņu dzīvesvietai, vecumam un reģionam, kas bija norādīts informācijā pie intervijām, un tur tie stereotipi neapstiprinās. Tur gan varbūt ļoti medijpratīgs seniors, gan nemedijpratīgs jaunietis. Tāpēc es pati šādus medijpratības līmeņa, tādus topu veidošanu pati neatbalstu pilnā mērā, jo tā prasme jau arī ir mainīga. Ienāk jaunas lietas, jauni dezinformācijas temati, un tad tas tops būtu jāatjauno šāda klasifikācija līmeņa, jāatjauno katru gadu. Bet kopumā, kā tādam ieskatam, es domāju, šie dati ir ļoti labs pamats, lai tos analizētu vēl dziļāk. Jā, paldies par jautājumu. Edmunds Apslons, Sabiedrisko mediju ombuds. Jūs tikko kā teicāt, ka tie stereotipi neapstiprinās, bet ļoti labi, ka iestrēga prezentācija, jo te tie stereotipi tomēr parādās, un tās ir tās divas problemātiskās grupas. Viena ir seniori 65+, kuru problemātiskums, stereotipiskums ir skaidrs. Bet tad ir otra problēma grupa, te ir mazākumtautību iedzīvotājiem, kas būtu tas skaidrojums, tas stereotipiskais skaidrojums šīs grupas rādītājiem medijpratībā. Paldies. Es joprojām uzskatu, ka jā, šis parāda zināmas ievirzes, bet ja jūs izskatītu cauri visas intervijas, tas, ka cilvēks runā krievu valodā un nāk no Latgales, vēl nenozīmē, ka viņš šeit, viņš jau droši vien nebija tas, kurš arī aptaujā izpildīja, bet ka tā sakarība nenozīmē, ka viņam uzreiz visi rādītāji būs zemi. Tāpēc es izvairītos no tādas dalīšanas grupās un stereotipizācijas, bet ja mēs tomēr runājam par mazākumtautībām, tad man ir vairāk izskaidrojumi, varbūt ne visi būs patīkami dzirdēt, un viens no tiem ir saistīts arī ar šo cilvēku atrašanos citā informatīvajā telpā, un ja intensīvi tiek lietots televīzijas saturs, kas vēsta Kremļa naratīvu, mēs tur neko nesagaidīsim par medijpratību vai kritisko domāšanu, jo Krievijai kritiski domājoši cilvēki nav vajadzīgi. Un
līdz ar to mēs arī redzam citos pētījumos, starp citu NEPLP pētījums no 23. gada, varat apskatīt mājaslapā. Tur ir jautājums, pašvērtējuma jautājums, aptaujas jautājums. Kā jūs vērtējat, vai jūs spējat atpazīt uzticamu informāciju no maldinošas? Sabiedrībā kopumā, ja es pareizi atceros, tad tie bija 35%, kur uzskatīja, ka jā, es protu. Ja mēs izdalām mazākumtautības, tie bija 45%. Es to tik labi atceros, jo studentiem tieši šonedēļ par to stāstīju, rādīju šīs diagrammas, un tātad cilvēki mazākumtautību grupā bija pārliecinātāki, mazāk kritiski par savām mediju pratības prasmēm, un tas varētu būt saistīts ar to, ka, ja tajā informatīvajā telpā par šo tematu nerunā, tad var arī neaizdomāties par to, ka par šiem jautājumiem, ka pašam varbūt ir kāds zināšanu trūkums vai nepilnības, kas būtu jāuzlabo. Otrakārt, tas ir saistīts ar medijpratības aktivitātēm, kas lielākoties, it sevišķi, ja komunikācija ir no valsts iestādēm, ir bijušas latviešu valodā. Un tikai pateicoties mūsu starptautiskiem partneriem, kā piemēram agrāk AIREX vai Britu padomē vai vēl citi, kuri īsteno projektus un dodas uz pierobežu, uz Daugavpili un runā ar senioriem, viņi to dara krievu valodā. Es saprotu, kāpēc valsts iestādes komunicē latviešu valodā. Tas ir absolūti saprotami, bet no otras puses, vai cilvēki, kuriem būtu tik būtiski šī zināšanas iegūt, vai viņi nāk uz šiem semināriem. Un tad tās nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras aizpilda to robu, bet viņu aktivitātes ir ļoti fragmentāras, tā nav regulāra sistēma, un mums ir jādomā, kā tad sasniegt tos cilvēkus Daugavpilī, Zilupē, Kārsavā, citur pierobežā, kuri uz semināru, medijpratības semināru latviešu valodā visticamāk neatnāks. Piemērs no 2018. gada, kad strādāju kultūras ministrijā, mēs bijām bērniem izveidojuši kampaņu 5-gadīgiem bērniem supervaroņi internetā, kopā ar Drošāku interneta centru un citiem partneriem. Un tur bija mazi video rullīši, multiplikācijas filmas ar tādiem dzejolīšiem. Un mēs bija ideja uzlikt subtitrus krievu valodā, lai bērnu dārzos tajā laikā krievu valodā arī varētu uztvert to ideju, bet mēs to nevarējām izdarīt. Un tas iespējams, arī šī tāda skarbā atbilde varētu būt viens no skaidrojumiem, kāpēc mazākumtautību grupā ir mazāk zinoša par šiem jautājumiem, jo vienkārši saturs medijpratībā līdz viņiem neaiziet. Paldies! Turpināsim ar diskusijas sadaļu. Paldies milzīgs Klintai par šo prezentāciju un aicināšu uzreiz tevi pie diskusijas galda. Tad Klinta Ločmele aicina arī pārējos diskusiju dalībniekus, Artu Ģigu, mediju eksperti producenti Maiju Katkausku, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāju, kā arī Emīlu Rotgalvi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas medijpratības nozares ekspertu. Un varbūt pirms mēs sākam diskusiju, sacīšu, ka pašā pētījumā, socioloģiskajā šajā daļā, ir mēģinājums statistiski iedzīvotājus sakvalificēt vai sakategorizēt šajos klasteros, 6, kā tad mēs varētu šo medijpratības līmeni vērtēt. Piekrītu Klintai, ka analizējot šos rezultātus kopumā, gan kvalitīvo daļu, gan kvantitīvo daļu, mēs redzam, ka nevienā no jautājumiem mēs nevaram pateikt, ka kādā, piemēram, vecuma grupā lielākā daļa būtu prasmīgi, zinoši un spējīgi. Nav neviena tāda. Tas gan, ko šī statistiskā analīze parāda, ka pēc būtības 17% Latvijas iedzīvotāju šīs prasmes kopumā ir vērtējamas kā augstas, ja mēs skatāmies gan šo pirmo tehnoloģisko prasmju daļu un otro daļu spēju analītiski, kritiski domāt, spēju izvērtēt saturu. Savukārt tad ir 35%, kam varbūt ir augstākas šīs tehnoloģiskās prasmes, savukārt šī otrā daļa ir zemāka. Un tad ir 48%, kam zemes šīs prasmes ir pilnīgi visos, var teikt, jautājumos. Līdz ar to mēs varam teikt, ka pusē Latvijas iedzīvotāju šīs medijpratības prasmes ir nepietiekamas. Bet jāsaka, ka liels prieks, ka šo pētījumu mēs varēsim turpināt un veikt arī turpmākajos gados. Un līdz ar to tad mēs arī redzēsim, kādi būs šie
tālākie rezultāti. Bet jā, paldies visiem diskusijas dalībniekiem, piekritāt šodien piedalīties. Un šodien mēs esam aicinājuši medijpratības un mediju ekspertus, lai tad kopā diskutētu un analizētu, kādi tad ir pirmkārt medijpratības jomā Latvijā izaicinājumi un kas tad ir tas, ko mēs varētu darīt vai darīt labāk medijpratības sekmēšanas jomā. Un pirmais jautājums tad būtu gana vispārīgs, bet katram arī no tādas, gan no savas pieredzes, gan pamatojoties uz šiem pētījumu rezultātiem, kas mums šodien ir atklāti. Kuras jomas, jūsuprāt, medijpratības jomas Latvijā ir visbūtiskākais vai kas varētu šobrīd radīt vislielākos draudus, ja mēs esam ne medijpratīgi? Vienkārši sakot, kas no jūsu skatu punkta šobrīd ir lielākie izaicinājumi medijpratības sekmēšanas jomā Latvijā? Un gribētu sākt no otra gala. Maija, lūdzu. Paldies, ka uzaicinājāt. Man arī jāsaka, galva dūle ir no visiem rezultātiem mēģinot tagad procesēt un saprast, kas tad ir tas svarīgākais, bet no mūsu, mēs ikdienā strādājam ar bērnu un jauniešu drošību internetā. Tā ir mūsu primārā mērķa auditorija. Protams, vecāki un pedagogi arī palīdz viņus izglītot. Man tā vislielākā baža, ko es zināju jau, bet apstiprinājās, ir par to, ko tieši jauniešu grupu visvairāk ikdienā izmanto. Mēs redzam, ka 91,2% tieši sociālajie mēdīji, ko viņi patērē. Un ņemot vērā, ka sociālo mēdīju saturs ir balstīts uz algoritmiem ļoti, un ja bērns sāk 7, 8, 9 gadu vecumā izmantot atbilstoši viņa tā laika interesēm, tad tas saturs jau daudz nemainīsies, arī viņam kļūstot pieaugušākam. Pamazām atšķaidīsies, kāds kaut ko atsūtīs. Un ja mēs salīdzinām, ka savukārt jaunieši lasījuši ziņu portālos aktualitātes, tie ir tikai 52,7, nepilni 53%. Tad kas ir tas, ko jaunieši redz un dzird ikdienā, un nevis varbūt 30 minūtes, kas ir, teiksim, vakara ziņu laikā, bet viņi stundām pavada skatoties video. Un mēs arī vecāku sapulcēs, kad runājam ar vecākiem, mēs sakam, ja jūs savam 10-gadīgajam bērnam atļāvāt ielādēt TikTok, jo TikTok, jebkuru sociālo mēdīju platformu drīkst tikai no 13 gadu vecumā reģistrēties, tad pasēdiet pusstundiņu blakus, paskatieties, kas ir tas, kādas dzīves vērtības, kādu izpratni par lietu kārtību jūsu bērns iegūst. Un tad, šādi arī, protams, mēs varam daudz mūsu arī darbā runāt, stāstīt skolā, bet otrs ir, ko bērns ikdienā stundām redz telefonos, un otrs, kādu piemēru arī vecāki viņam rāda. Tieši tas, kurās platformās viņi pavada laiku, tā ir tā mūsu lielākā baža. Paldies, jā, tas ir tas, ko ļoti labi var identificēt arī kvalitatīvajā šajā daļā, šajās intervijās, ka bērni un jaunieši patērēs sociālos mēdījus, bet ja mēs runājam par, teiksim, ziņu saturu vai ikdienas šo informatīvo saturu, tad šīs izvērtēšanas spējas ir daudz zemākas. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, arī bija būtiska attiecībā uz bērniem un jauniešiem, ir emocija pratība. Bija bērni, kas atzīmēja intervijās, ka viņiem pēc TikTok lietošanas ir jāraud. Jo tas emocijas ir tik daudz un dažādas, un šis saturs var būt arī viņiem nepiemērots atbilstoši vecumam. Līdz ar to tā problemātika, ka bērni sāk arī ātrāk šo sociālos medijus lietot, tiešām ir būtiska. Ārta. Jā, paldies. Es arī esmu tāda nedaudz apmulsusi ar to, kur tad tie mēdī tajā visā tur pa vidu ir, lai gan tā tieši ir mēdī pratība, un tam būtu jābūt kaut kam tādam, lai tā auditorija spēja atpazīt, kas mēs esam. Bet tajā pašā laikā, es nezinu, varbūt es varu Klintai pajautāt, man radās jautājums, kādu tad mēs saskatām to mēdī pratīgo cilvēku, kādam viņam būtu jābūt?
Jā, vai mani var dzirdēt, vai mikrofons pieslēdzās? Jā, tad, kad mēs ekspertu grupā runājam par mediju-pratību, tāds pirmais sārunu diskusiju punkts bija, kur mēs definējam robežas, jo mēs gribējām apskatīt reklāmu pratību, ziņu pratību, vizuālā pratība, digitālā pratība un tam līdzīgi. Un es teiktu, ka mediju-pratīgs cilvēks, tāds ideāli mediju-pratīgs cilvēks ir zinošs visos šajos līmeņos. Dzīvē jau tā nav. Ir cilvēki, kuri vairāk pārzina par mediju darbību, kuri savukārt vairāk pārzina, kā darbojas tīmeklis, bet būtībā mediju-pratība ir tāds prasmju kopums vairākos līmeņos. Un viena no lietām, protams, ir apzināties mediju lomu un izprast, kāpēc ir vajadzīgi mediju un žurnālisti. Jo man vienā brīdī radās tā sajūta, ka varbūt mēs ar to mediju-pratību, kuras pilnīgi piekrīt visiem šiem posmiem, tie ir vajadzīgi un par to nav šaubu, bet vai mēs ar to necenšamies atrisināt vēl citu problēmu? Vārds sakot, mēs gribam dabūt to, lai šis cilvēks ir lojāls Latvijas valstī, lai viņš saprot, kas te notiek un kas ir patiesība, un kas ir tā patiesība, kur mēs uzskatām par patiesību, atvainojiet par šādu frazeoloģismu, ja, bet kaut kādā mērā tas tā ir. Es domāju, ka mēs nestrīdamies par to, ka Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, un droši vien, ka ilgi sēžot Krievu medijos, tu par to šaubies un sāc domāt kaut kā citādāk. Bet es īsti nesaskatu to, ka tas, ka viņš mācēs pārbaudīt, vai tā mūsu aizsardzības ministrijas Facebook lapa ir īsta vai neīsta, ka tas maina to, ja viņš ir tendēts tam noticēt. Un tas ir kaut kāds cits jautājums, kas ir jārisina, kas nav tieši tā kā mediju pratības jautājums, bet nedaudz cits jautājums. Tas ir sociālās inženierijas jautājums un arī jautājums par to, ko mēs arī, kāda tā mūsu valsts ir kopumā. Jo es skatījos, tur rezultātos bija, ka diezgan augsta vieta bija nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet pētījums ir taisīts maijā. Un interesanti, kādi tie būtu tagad pēc drona notikuma un pēc tā, kad šie cilvēki atnāk un ir vienkārši samelojuši sabiedrībai. Un to ar mediju-pratību nevar izlabot. Tas ir kaut kas cits. Jā, tas ir cita lieta. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Bet atgriežoties atpakaļ tur pie tā stāsta par to, kas, es domāju, ka mediji ir pilnībā pazaudējuši tradicionālie mediji to mirkli, palaiduši garām, kad tie sociālie ir kļuvuši nevis tā kā par palīgu, lai mēs kaut kādu savu saturu aiznestu vēl kaut kur, vai kaut kā viegli padiskutētu, vai iegūtu informāciju no citiem, vai tā kā turētu varbūt nedaudz, radītu sev sajūtu, ka mēs turam roku uz pulsu, skatoties, kas notiek Twitterī. Tas mirklis ir palaists garām, un tas, ka jaunieši vispār tā kā mūs neatpazīst, nozīmē, ka mēs nezinām, kā ar viņiem runāt, mēs nezinām, kā viņiem aiznest to informāciju, un droši vien, ka mums ir jāķerās klāt pie tā, ka mēs mācamies TikToku, mācamies Tumbleru, Snapchatu, BeReal un visu to pārējo un to savu saturu tur ieliekam, nemaz tā īsti necerot, ka tas uzreiz kaut ko izmainīs. Bet tas tam jaunajam cilvēkam, kurš šobrīd sēž TikTokā, liks pamanīt, ka mēs vispār esam uz kartes. Un tad, kad viņš izaugs, un tāds mirklis noteikti pienāks, viņš sāks mūs atpazīt. Tādu lielu citu ieteikumu šobrīd man nav, bet es arī esmu starp tiem, kas ir pilnībā palaiduši šo garām. Es neesmu TikTokā, man nav nekādas intereses, kas tur vispār notiek, bet būtu jābūt. Acīm redzot, būtu jābūt. Tas ir viens, otrs par to, ka vai var atpazīt, kādi ir tie mēdīji, kas ir mēdīju īpašnieki. Un tā, es domāju, ka mēs esam līdz šim pilnīgi bieži pārliecināti, ka tas vispār nav svarīgi. Ka tas nevienam nav svarīgi un ka mums nav jāstāst nekā mēs to, kāda ir mēdīja ekonomika un ka tas ir svarīgi tikai sarunās ar kultūras ministriju. Ar visu pārējo tas tiešām nav svarīgi, jo sabiedrībā jau ir būtiski tikai tie mūsu pētījumi, tie mūsu rezultāti, tas mūsu ikdienas darbs un mūsu ikdienas darba rezultāts. Un to mēs redzam arī tajā, kā šobrīd mēdīji, ne tikai Latvijā, bet tā kā visur pasaulē reaģē uz šo viltus ziņu lietu. Tas, ko mēs mākam, ir paņemt tās viltus ziņas un tieši tādā pašā skaļumā teikt, nē, tā nav taisnība. Bet mēs neko nepanākam tajā emocionālajā fonā, jo tas, kas mums būtu jāsaprot, ir kāpēc cilvēki ir gatavi noticēt šīm viltus ziņām un strādāt ar to. Bet es piekrītu, ka mums vajadzētu mēdījiem vairāk stāstīt par saviem procesiem, padarīt arī sevi vairāk par cilvēkiem, lai arī tie tur otrā ekrāna pusē vai
vai portāla otrā pusē saprota, kāpēc kaut kas var notikt šādi vai tā, vai kaut kādas kļūdas var gadīties, un ka mēs esam cilvēki. Jo, ja drīkst vēl nedaudz aizkavēšu jūs uzmanību, atceraties gadījumu ar cūku komiksu, kas bija tāda ļoti kardināla viedokļu sadursme par to, ko drīkst, ko nedrīkst. Un toreiz mēdījis rīkojās tā, kā it kā visi no viņa sagaida, ka viņi atvainojās, viņi izdara to kļūdu labojumu, bet tas to situāciju tikai eskalē, jo tā sabiedrība grib vēl vairāk. Viņi grib redzēt, ka šos cilvēkus atrod, identificē, viņus padzer no darba, un droši vien ar to arī nebūtu labi, viņus vajadzētu deportēt no Latvijas vai uzdurt uz mietiem purvā, un tad varbūt beidzot būtu tā taisnība sasniegt. Un tas rāda par to, ka ne jau tas ir būtiskais, bet kaut kāds tas dialoga līmenis ar valsti ir tas, kas ir sasāpējis. Paldies. Jā, paldies. Noteikti varu arī piekrist šim jautājumam par dialogu. Tas tiešām arī parādās. Un vēl viena lieta noteikti, ka ir daļa iedzīvotāji, kas izdara šo secinājumu vai atbildi par uzticēšanos medijiem arī balstoties uz kādu konkrētu gadījumu. Vai tur ir bijis viens sižets, nepatiess, pusmelīgs, un tad mēs izdarām secinājumu par visu mediju vidi. Un līdz ar to, jā, tas ir tad jau tāds padziļinātāks jautājums, un jā, šis dialogu jautājums jau konkrētos gadījumos. Emīl, lūdzu. Vai dzirdams? Tagad ir dzirdams. Jā, labdien. Paldies par iespēju šeit būt. Es tad vairāk vai mazāk pārstāvu Latvijas bibliotēkas, kuras mēs arī, vismaz mēs Nacionālajā bibliotēkā noteikti skatāmies kā tādu, šīs te plašākās sabiedrības, kura tad arī šajā pētījumā tika padziļināti izvaicāti kā tādu sasniegšanas punktu. Bet, ja atgriežamies pie tā paša sākotnējā jautājuma, kas tad mani varbūt pārsteidz šajā te pētījumā, es, lai arī apzinos savas personīgās pārliecības par patriotismu un to, ka esmu optimists un gribas vienmēr cerēt uz labāko, es neloloju lielas cerības, kad mēs visi būsim ideāli mediju pratīga sabiedrība, īpaši, ja mēs palasam Facebook komentārus kaut vai tīri pētnieciskos nolūkos. Vai kā 50 plus dāma, kad viņai garstāvoklis pastrīdēties, kā bija šajā te piemērā. Jā, vairāk mani pārsteidza tas, ka tās pamatlietas, tātad, vispār, kas ir uzticams avots un kādas ir šo te dažādo kanālu funkcijas, netiek saprastas. Tātad, cilvēks līdzvērtīgi lieto Delfus un Facebooku un uzskata, ka starp abiem ir velkama vienādības zīme, kaut arī tās ir pilnīgi dažādas lietas. Līdz ar to tas arī mums, ieskicējot manu ikdienu, tas vairāk ir tāda neformālas izglītības pasākuma bibliotekāriem, kā tādiem mentoriem. Tas arī man tagad pavēra vairāk to skatu, kad jāstrādā šīm te pamatlietām. Bet man vēl viena doma, ņemot vērā tos, ko mēs tajā jomā, ja to jau var saukt par mediju pratības jomu, jo tas partneru loks ir diezgan plašs, kam mēs varbūt arī nepievēršam šo te pietiekošu uzmanību, ko jau Arta bišķīt ieskicēja, ir tā, psiholoģiskā puse, varam to teikt tā, kāpēc cilvēks vēršas pie viena vai cita avota un ko viņš no tā sagaida un kāda tajā visā ir viņa personīgo pārliecību vai aizspriedumu loma, jo es domāju, ka tas arī diezgan pamatīgi ietekmē mūsu informācijas uztveri, jo, kā jau atgriežoties pie tā, ko es teicu, es esmu optimists, esmu patriots, un tad arī lasot tās sliktās ziņas, man gribās meklēt, kaut kur taču mums tā Rail Baltica iet labi, vai ne? Vai no drona mēs tak mācīsimies, vai ne? Bet citiem cilvēkiem ir savas tās ikdienas pārliecības, un tas, kāpēc viņi atver vienu vai otru ziņu portālu un ko viņi no tā sagaida. Un es domāju, ka mēs nepietiekami runājam par to, tātad nepietiekami sniedzam šo te iespēju cilvēkiem sevi ieskatīties. Tur, es nezinu, jums psihologi mums jāpiesaista varbūt, bet tas arī tāds viens no ceļiem, uz kuru es domāju, ka mums arī kā šajā jomā darbojošiem vajadzētu paskatīties. Noteikti tā ir, jā. Un Klinta, vai tev ir vēl kas piebilstams?
Ieslēgsies mikrofons. Es gan esmu jau daudz ētera laika aizņēmusi, tikai akcentēšu divas lietas. Mani tomēr joprojām satrauc tas, ka cilvēkiem ir grūtības izvērtēt, kura ir uzticama lapa, ja mulsina mod.gov.lv, tad tas paver diezgan lielas iespējas ar mums manipulēt un uzdoties par viltus dažādu aizsardzības sistēmas iestāžu mājas lapām, gan arī Facebookā. Tomēr man šķiet, ka būtu jāinformē par šīm pamata lietām, lai mēs varam atpazīt uzticamus resursus, un īsa piebilde par uzticēšanos mēdīju saturam. Es ikdienā strādāju ar aptuveni 150 pirmkursniekiem 2 augstskolās, kuri studē komunikāciju. Un mums semestra sākumā ir ļoti grūti runāt par mēdīju vidi, jo viņi tradicionālos mēdījus nelieto. Mēs vēl varam padiskutēt par šoviem, izklaides šoviem, tur vēl daži ir zinoši, bet tad, kad vienai grupai bija darbs uz vietas auditorijā par pētniecisko žurnālistiku, gāja ļoti grūti, jo labākajā gadījumā kāds nosauc Rebaltiku, varbūt aizliek to paņēmienu, varbūt kāds min nekā personīga, bet tās ir ļoti fragmentāras zināšanas. Līdz ar to tas arī ir tāda redzama iespēja uzrunāt šo jauno auditoriju, kuri turklāt vēlas paši būt komunikācijas speciālisti, lai viņi vairāk pārzina un arī vairāk ir zinošāki par to, ko Latvijas mēdīju vide vispār var piedāvāt. Jo sākumā viņiem šķiet, ka tā vide ļoti šaura, ļoti ierobežota, bet tad, kad mēs sākam runāt un analizēt, tad jau tas viedoklis mainās un izrādās ir vēl tas un ir vēl arī kādi citi žanri. Tādējādi es teiktu, ka tur gan mēdījiem, gan akadēmiķiem, gan nevalstiskām organizācijām, arī žurnālistu asociāciju aicinu strādāt, lai cilvēkus vairāk izglītotu tomēr par šiem jautājumiem, lai ir vismaz apzināšanās, ar ko tad atšķiras mēdījis no valsts iestādes mājaslapas. Paldies. Un tālāk gribētu vēl pieskarties tomēr drošības jautājumiem. Jo viens, protams, ir bērni un jaunieši, kas ir, ar kuriem tiek gana daudz strādāts, bet mēs redzam arī, ka šajā jomā vēl ir gana daudz izaicinājumi. Un otrs ir pieaugušo auditorija. Un šeit arī ir ārkārtīgi daudz risku, kas ir identificēti pētījumā. Tādēļ tas pirmais jautājums būs Maijai. Jūs pamatā strādājat ar bērniem, jauniešiem, vecākiem. Mēs pētījumā redzējām, ka bērni, jaunieši īstenībā, ka jaunieši var būt mentori arī saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Bet kopumā arī seniori, arī vidējā paudze ir pakļauti šiem riskiem internetu vidē. Un vai varbūt drošāk interneta centram ir plāns paplašināt šo auditoriju, un varbūt kas ir tās veiksmīgākās metodas, kā jūs strādājat, arī zinot šobrīd, ka Google investē līdzekļus, lai būtu iespējams lokāli pielāgot dažādu veidu metodoloģijas, kā tad sekmēt drošību internetā? Jā, manuprāt, Latvijā lielākā problēma tieši sabiedrības izglītošanā ir ar to, ka mērķu grupas ir atkarīgas no donoru vajadzībām, vēlmēm, mērķiem kaut kādiem. Un mūsu primāri finansējumu nodrošina viena no Eiropas Savienības iniciatīviem, kas ir tieši par bērnu jauniešu drošību internetā. Līdz ar to mēs turpināsim, diemžēl, finansējums vēl papildus citām grupām finansējumu mums nav. Līdz ar to mūsu galvenā mērķu grupa ir bērni un jaunieši, bet, protams, pastarpināti tie ir arī pedagogi, kas ir pieaugušie, jebkurš no sabiedrības iedzīvotājiem, un arī vecāki, arī vecākus, kuriem tātad, gana plašs tomēr ir šis loks, ko mēs izglītojam. Protams, pēc iespējas mēģinām strādāt ar dažādām, sadarbojoties ar Eiropas kolēģiem, pēc dažādām jau iestrādnēm, tā pati, kas ir Google programma Esi interneta izcilnieks, kas šogad, ar ko mēs iegājām bērndārzos un sākuma skolās, mācīt pašus pamatus, kas vispār lācītim vēderā, kā vispār darbojas, no kurienes informācija rodas, kā man būt drošam, kam ticēt, kam neticēt, tādas pamatlietas vairāk, līdz ar to, tāda atbilde, ka, diemžēl, ļoti plašāk mēs nevaram iet, jo mums ir savi ierobežojumi, bet pēc materiālam un arī tūliņ nākamā gada sākumā sāksies tāda padziļināta pedagoga izglītība, 8 stundu mācību programma
pieredzēt mākslīgo intelektu. Praktisks darbs, praktiski uzdevumi 3 gadu garumā. Tas nebūs tā īsti, kaut ko pastāstīsim 1 stundu. Mums ir saņēmuši finansējumu vēl tāda veida izglītošanai, ka redzējām, ka mākslīgo intelektu pat nesaprot, kas tas ir, kā tas darbojas. Ja 50% nav nejausmas, ko nozīmē dziļviltojums vispār, tad ir skaidrs, ka mums vismaz to pedagogu daļu mēs nosaksim. Jā, šodien mēs nonākam vairākās jomās pie secinājuma, ka ir jāapgūst paši pamati, bet tā padziļināti, lai mums ir tiešām izpratne. Un arī šī ir viena no tām jomām. Tad vēlētu šo jautājumu uzdot arī Emīlam, jo tā ir, seniori un arī mazākumtautības ir viena no tādām riska grupām, kas vairākās jomās pētījumā ir identificēta. Un jums ir šī pieredze strādājot bibliotēkā, strādājot ar senioriem. Kā jūs redzat, kas ir tie izaicinājumi un kā to darīt varbūt sekmīgāk? Mūsu pieeja noteikti vienmēr ir bijusi izglītot ne tikai pašus bibliotekārus, gan publisko bibliotēku, gan akadēmisko un arī skolu bibliotēku, bet arī bibliotēku galvenās 2 lasītāju auditorijas, viena, kas ir bērnu un jaunieši, un otra, kas ir seniori. Mums arī pašiem ir bijuši daži atsevišķi projekti, kurus mēs esam īstenojuši, piemēram, braukājot pa reģioniem un aicinot uz bibliotekām vietējo reģionu žurnālistus. Tātad, šeit mēs arī runājam par to, kā mēdīji strādā. Mēs arī esam centušies šo te pusi attīstīt, tātad savedot lasītāju ar mēdīju bibliotekā un vispār, ikdienas darbā, es domāju, ka ik viens bibliotekārs aizstāvēs bibliotēku vispār kā tādu konceptu, ko mēs saucam kā 3. vietu, tātad mājas darbs un bibliotēka, bet senioriem varbūt tad 2. vietu, mājas un bibliotēka. Bet, protams, viens tāds projekts, kur mēs izbraukājam dažas Latvijas bibliotēkas, mēs sasniedzam tikai daļu auditorijas un skaidrs, ka ar senioriem tādi zūmi un webināri un tiešraides, varbūt TV tiešraides strādās, bet kopumā nē, ar viņiem jāstrādā ar vairāk kvalitatīvi. Un tad mēs cenšamies izmantot to, ka Latvijas bibliotēku tīkls ir diezgan plašs un tajā ir ļoti daudz arī zinošu speciālistu, tātad bibliotekāru, un ka viņi var būt tie mentori, kā mēs šeit izmantojam šo te vārdu mentori, tātad palīgi plašajā informācijas lokā palīdzēt šim te senioram. Bet, protams, otra puse, ne jau visi seniori nāk uz bibliotēku, ne jau visi seniori var fiziski atnākt uz bibliotēku. Līdz ar to tas arī mums ir diezgan liels jautājums, bet mēs cenšamies darīt vislabāko, ko mēs varam, tātad ar šo te mentoru izglītību, izglītot bibliotekārus. Mēs arī tīri praktisku pieredzi esam apkopojuši dažādos tādos informatīvos palīgu materiālos, kurus anekdotiski bibliotekāri arī man stāsta, ka izmanto, tā kā vismaz šādi viss notiek. Vienīgā cerība ir, ka, ja notiek mediju pratības pasākums bibliotekā un kāds seniors to apmeklē, tad viņš arī, piemēram, aizies mājās, vīram, sievai pastāstīs. Bet tas ir jautājums par jebkuru grūti sasniedzamu auditoriju, man liekas. Jā, tālāk, paldies. Tālāk domājot par šiem mērķa auditorijām, tieši tāds bija arī nākamais jautājums, ka visās vecuma grupās, kā jau minēju, mēs nevaram noteikt, ka kādas no prasmēm būtu pilnīgi apmierinošas. Un tas jautājums ir, ar kurām tad mērķa auditorijām mums Latvijā būtu jāstrādā visvairāk. Un varbūt ir kādas pelēkās zonas, kuras mēs nenosedzam. Nereti tie ir minēti, tā ir vidējā paudze minēti, kuru mēs nevaram noķert. Bet kā jau tikko dzirdējām no Emīla, ka arī šīs vecuma grupas, kuras mēs mēģinām varbūt iedalīt tādās kategorijās, ir vēl dalāmas daudz sīkākās kategorijās. Jā, Linda, skatos, ka tev ir. Jā, es pavisam īsi tikai piebildīšu, ka intervijas ļoti labi izgaismoja pirmspensijas vecumu. Mēs parasti runājam par senioriem, un arī pētījumā tie ir 65 plus vecumā, bet atbildes no cilvēkiem, teiksim, 59, 62 gadu vecumā rāda, ka viņi ļoti aktīvi izmanto sociālos mēdījus, tīmekli, taču tās zināšanas jau sāk iepalikt. Un, manuprāt, viena tāda pelēkā zona
zona varētu būt tieši šie cilvēki, kas vēl nav seniori, bet tuvojas senioru vecumam, jo viņiem ir vienlaikus ļoti augsta aktivitāte tīmeklī un vienlaikus arī ir redzami trūkumi zināšanās. Vai ir vēl kādam piebilstams par mērķa autoriem? Nu, viena, kuru arī es iezīmēju, gatavojoties šai diskusijai, ar to plašāko pētījumu iepazināmies tagad, bet laimīgā kārtā nedaudz mums gatavojoties šim te pavērt tādu priekškaru un arī šis te jautājums bija. Un man ir divās vietās ar lielām izsaukuma zīmēm ierakstīts vecāki. Tātad, šī ir tā vidējā paudze, par kuru mēs pat varbūt nevienmēr vispār pat aizdomājāmies kā tādu, kuru vajag sasniegt, jo mums liekas, cilvēki ir aizņemti, mēs viņus tāpat nesasniegsim, un varbūt, ka viņiem arī tās zināšanas ir pietiekamas, tomēr, te varbūt tādu izbirdināšu celiņu maisu virzienā, kad vecāki jau ietekmē bērnus, vai ne, un tas, kā vecāks patērē mēdījus, un tas, vai vecāks iedod tam bērnam to planšeti, kvalitāti laika pavadīšanas vietā, tas jau arī ietekmē to digitālas prasmes un arī vēlāk to mediju pratību agrā vecumā. Tā kā, arī mums kā bibliotekām jāsaka, ka tas ir tāds pelēkā zona, kā šeit arī ir definēts, kur varbūt ir jāsasniedz vairāk. Jā, atsaucoties uz Emīlu, tikai īsts komentārs. Tiešām vecākus ir ļoti grūti sasniegt. Mums ir bijušas skolas ar lieliskām iniciatīvām. Viņi vēlas organizēt vecāku sapulces, aicināt mūs, lai mēs runājam, lai mēs stāstam gan par bērnu drošību internetā, gan ko pašiem vecākiem būtu jāievēro. Beigās lielajā aktu zālē skolotāji ir gribējuši visu to labāko. Viņi ir aizsūtījuši visu informāciju, uzaicinājuši lielajā aktu zālē tādu vidusskola, kur ir tiešām daudz vecākiem jābūt. Atnāk 10 vecāki. Un tādi, kuriem nevajadzētu nākt, jo būtībā viņi seko līdzi, viņi visu saprot, viņiem ir vienkārši precizējoši jautājumi. Un vienkārši nenāk, un tāpēc būtībā mēdīji, sociālajā tīkli ir tie, kas vispār ļauj kaut kā aizklauvēties, jo, diemžēl, skolotāju nevienmēr var vainot skolotājs, ka viņi neaiznes līdz, reizēm ir tā vēlme vainot skolotājs, ka viņi varbūt varētu vairāk aiznest ziņas līdz vecākiem. Ir ļoti daudz mēģinājumi un lieliski mēģinājumi. Paldies visiem, kas mēģina mums palīdzēt sasniegt vecākus, bet, diemžēl, katrs mēs pats vecākus droši vien zinām, cik bieži un kad mēs ejam uz bērnu vecāku sapulcēm un cik cītīgi izlasām visu informāciju, ko mums atsūta. Jā, šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Arī mēs savā darbā esam saskārušies, ka šo vidējo paudzi ir sasniegt ārkārtīgi grūti, un jautājums, kā tad motivēt, kas tad ir tas ieguvums, kāpēc cilvēks varbūt saprot, ka šīs zināšanas patiešām būs noderīgas un vajadzīgas mums katram dzīvē. Tad domājot par šiem vēl formātiem, skaidrs, ka vēl tās varētu būt dažāda veida kampaņas mēdījos, bet šeit atkal tas, ko mēs redzam no šiem rezultātiem saistībā ar uzticēšanos mēdīju videi, arī tas liek uzdot jautājumu, kādos kanālos komunicēt, jo nav vieni tādi komunikācijas kanāli, kam iedzīvotāji uzticas. Līdz ar to mēs dzīvojam diezgan tādā sadrumstalotā šajā vidē. Un, ja, teiksim, jautājums arī par valsts tādu strateģisko komunikāciju, arī krīzes komunikāciju, tad ir jautājums, tomēr kuros kanālos un kā to izdarīt. Te vēl otrs jautājums ir par šiem vēstītājiem. Kas ir tas, kas vēsta? Jo tas atkal ir jautājums par šo uzticēšanos. Un mēs gana daudz varbūt tam esam jau šodien pieskārušies, bet patiešām, manuprāt, šie rezultāti, kas ir saistīti ar izpratni par mēdīju vidi, izpratni par to, kas nosaka mēdījos saturu, ka tik lielā daļā tā ir valsts, ka joprojām mēs varbūt dzīvot citā valsts iekārtā, tie tomēr, manuprāt, ir ārkārtīgi satraucoši, un tam būtu jāpievērš uzmanība. Jo īpaši krīzes situācijā, ja mums 2/3 cilvēku iedzīvotāji tic tam, ka varbūt ir kaut kādas, kāds no augšas kaut ko nosaka, tad tas liek aizdomāties. Vēl par šo domājot, vēl domājot par uzticēšanos un
Mēdīju vidi ir skaidrs, ka noteikti mēdīji paši varbūt var vēl kaut ko darīt, un ir jau daudz dažādu saturu, kas tiek veidots, bet atkal, kā mēs to spējam pasniegt un kā mēs līdz iedzīvotājiem nokļūstam. Ja mums pamatā ir kaut kādi pieņēmumi par to, ka līdz galam jau uzticēties nevar. Un šeit tas, kas varbūt no manas pieredzes ir bijis, ka vislabāk strādā dažādi veidi simulācijas spēles, kur tu esi kaut kādā situācijā un tu saproti, cik īstenībā liela loma tam, ka mēdījis ir neatkarīgs un ir kāds, kam tu vari uzticēties. Diskusijas noslēgumā vēlos pievērsties jautājumam arī par šo, teiksim, mēdīju politiku un mēdījpratības politiku, ja tā mēs varētu teikt, kas ir mūsu visu tāds varbūt arī kopējais mērķis. Ļoti ceru, ka šie pētījuma rezultāti mums būs pamats, lai mēs varētu šādu kopīgu stratēģiju izstrādāt, jo kā jau izskanēja, ka ir gan daudz projektu, kas ir īstermiņa projekti, ir gan daudz projekti, kas tiek finansēti no trešajām pusēm, kas arī ir ļoti labi, ka ir šīs investīcijas Latvijā, bet mums tomēr tad tie uzsvari tiek salikti, tā teikt, no ārpuses, un mums gribētos būt pašiem saimniekiem, kā teikt, un šos virzienus noteikt. Līdz ar to jautāšu vispirms Klintai no tavas pieredzes arī kādreiz strādāja kultūras ministrijā, vai tu redzi, kā mēs to varētu darīt vēl sekmīgāk, jo šis jautājums ir bijis aktuāls jau gana ilgu laiku. Jā, paldies. Un, es teikšu, ka pamatā ir finansējuma jautājums. Un tagad, kad mēs visi strādājam tādā ļoti ierobežota un taupības budžeta apstākļos, ir grūti sagaidīt kādas jaunas iniciatīvas. Mēs gada sākumā Baltijas mēdīju izcilības centrā aicinājām gan valsts iestāžu pārstāvjus, gan nevalstisku organizāciju pārstāvjus uz apaļā galda diskusijām, lai arī runātu, kā tad veicināt koordināciju, sadarbību. Un tas parādīja, ka pirmā lieta ir hierarhijas jautājums, jo šobrīd mēdījpratība ir tāda starpnozaru atbildība. Paldies kultūras ministrijai, kas to ir paņēmusi savā paspārnē, bet, piemēram, izglītības jautājumi savukārt ir izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Un līdz ar to, ja nav vienas tādas vadošās institūcijas, tad ir ļoti grūti, teiksim, kultūras ministrijai dot rīkojumu kādai citai institūcijai, kas nav šīs ministrijas pakļautībā. Un tas jau gadiem tiek marinēts. Es pat atceros no kāda 16. 17. gada, ka būtu jānosaka kā viena atbildīgā institūcija, bet arī šajā diskusijā pagājušā gada sākumā varēja redzēt, ka iestādes ārkārtīgi izvairās. Visas norāda, ka jā, mums vajadzētu vienu koordinējošo institūciju, bet neviena nevēlas to darīt, jo tas prasa cilvēku resursus, tas prasa finansiālos resursus, un šobrīd taupības apstākļos tādu nav, lai atvērtu kaut vai pusslodzes amata vietu cilvēkam, kas koordinē, savāc informāciju, apkopo par medijpratības aktivitātēm, bet piebildīšu, ka ir tomēr lietas, ko var darīt bez tāda liela papildus finansējuma. Piemēram, labā prakse no Norvēģijas. Viņu datu aizsardzības iestādē sagatavojusi materiālus skolām, jauniešiem, skolotājiem par personas datiem, par dalīšanos tīmeklī ar saviem datiem. Un līdz ar to tas partneru loks tur ir plašāks. Tur arī tās organizācijas, kuras mēs Latvijā tradicionāli nesasaistām ar medijpratību, arī tās vismaz reizi gadā ir parakstījušas tādu memorandu, ka vismaz reizi gadā iesaistīsies ar kādu pasākumu un aktivitāti. Līdz ar to es redzētu, ka tas ir tāds visu iesaistīto darbs, kur katrs nāk ar to iniciatīvu, bet visa pamatā, protams, ir arī finansējums. Paldies. Un es arī gribētu pateikt paldies visam medijpratības tīklam, kas Latvijā strādā, un arī kultūras ministrijai, kas šo tīklu, kā teikt, uztur un organizē un arī dažkārt iedvesmo varbūt. Liels paldies par to, jo medijpratība ir tik daudzšķautņaina, kā mēs visi zinām. Tas ir sadarbības jautājums, lai panāktu kādus rezultātus, un tikai kopā mēs to varam izdarīt. Šajā brīdī vēlos atvērt sadaļu jautājumu no zāles, ja tādi ir. Jā, lūdzu. Man tiešām šis diskusija un pētījums rada ļoti daudz visāds jautājums. Iedomāsimies, ir cilvēks, kas ir supermēdiju pratīgs. Viņš atpazīst dziļvietojumu, viņš atpazīst mājaslapu, viņš atpazīst mēdīju īpašnieku, saturu, visu atpazīst. Tagad iedomāsimies viņu ikdienu, ja viņš ir aktīvs mēdīju satura patērētājs. Viņam ir jāpavelta ārkārtīgi daudz laika pēc būtības
lai vispār mediji pratīgi patērētu saturu pēc būtības. Līdz ar to tas mans jautājums ir, kā jūs redzat, varbūt valsts vai kāds cits, un varbūt kādi citi risinājumi, kas šajā procesā cilvēkam varētu atvieglot viņu dzīvi un atkal padarīt satura patēriņu baudāmu. Nevis tikai to, ka mums visu laiku jāčeka, kas notiek. Jā. Jā, kritiskā domāšana vienmēr pieprasa piepūli, un cilvēkam dabiski negribas piepūlēties, bet man nav labu ziņu. Mums neatvieglosies process, mēs redzam, ienāk dziļviltojumi, ienāk viltoti attēli, fotogrāfijas, kļūst arvien grūtāk. Es arī pati jūtu pēc sevis, ka agrāk bija daudz vieglāk nospiest pogu dalīties, bet tagad ir tāda atbildības nasta. Jā, es padalos ar informāciju, kas nav precīza vai patiesa. Pirms dažiem gadiem, tad, kad Ukraina cīnījās par Mariupoli, virāls kļuva kāds attēls ar 2 bērniem, kas māja ceļa malā karavīriem, kas uz bruņu mašīnas pabrauc garām. Cilvēki Latvijā, cilvēki pasaulē dalījās ar to attēlu, it kā, ka lūk, tas ir pie Mariupolis no pašreizējās situācijas. Es arī gribēju padalīties. Es ļoti reti kaut ko publicēju, bet gribēju padalīties. Bet es domāju, jāpārbauda. Un es ieliku to apgrieztās attēlu meklēšanas funkciju, to, kuru daudzi nezinu un neizmanto. Un tas man uzrādīja, ka tas attēls ir publicēts 2016. gadā. Tas ir no Ukrainas nacionāliem svētkiem, no militārās parādes, un tam nav saistības ar pašreizējo kara darbību. Līdz ar to tas prasa to laiku, prasa piepūli, prasa padomāt. Tā kā kāds intervijas dalībnieks teica, filtrēt saturu, aizdomāties, un tas ir vienīgais solis. Ja mēs arī izstrādāsim kādu super programmu ar mākslīgā intelekta palīdzību, tik un tā būs daļa cilvēku, kas par to nezinās un neizmantos, pat ja zinās. Līdz ar to mums atliek paļauties uz savām tādām kritiskās izvērtēšanas prasmēm. Un vēl papildinot noteikti, gribu teikt, ka medijpratība būs mūža izglītība un visu laiku mums būs jāmācās. Bet tas, ko gan var novēlēt, ka ir šīs pamata kritiskās prasmes, kuras, kā gribētu novēlēt, ka mums ir tādas apzinātās kompetences un neapzinātās kompetences. Un tas būtu droši vien ļoti labi, ja tā mums tā kļūtu par tādu neapzināto kompetenci, ka mēs automātiski jau šos jautājumus uzdodam, lietojot jebkādu saturu un informāciju. Man ir tāda doma, tā ir īstermiņa doma, tāpēc, ka tas, ar ko mēs šodien cīnamies šeit mediju pratības jautājumos, droši vien, ka mēs to rītā atrisināsim, bet būs jau pilnīgi citi izaicinājumi, tas vairs nebūs svarīgi. Un es domāju, ka ir tāda, tā kā mediji ir brīvprātīgi izveidojuši mediju ētikas padomi un pievienojās tur ētikas kodeksam, mēs varam arī izstrādāt tādu, kaut kādu vadlīniju kopumu, kuru medijam un medijs, kurš tā kā viņu pilnībā iedzīvina savā darbā, un to arī tur jāizdomā, es neesmu izdomājis precīzi, bet tas arī ir jāvar pārbaudīt. Un tas mēdījis, kurš izmanto tur, teiksim, ka viņš nepublicē tādu attēlu bez pārbaudes, ka tur, ka vienmēr visiem rakstiem, visām ziņām ir vismaz 2 vai varbūt vēl vairāk avoti un tā, ka viņš izdara to visu, to pareizo. Viņš saņem kaut kādu, tā kā kvalitātes certifikātu, tā kā zaļo karotīti vai kaut ko tam līdzīgu. Protams, ka uz kaut kādu laiciņu tas palīdzētu. Pēc brīža sarastos citas organizācijas, kas dod zaļo dakšiņu noteikti vai kaut ko tādu, bet tad mēs domātu tālāk, bet kaut ko jau var izdarīt. Paldies. Jā, lūdzu. Andis Plakans, Nepilpē padomes loceklis. Sākumā tika minēts, ka medijpratība dalās 2 lielās daļās. Viena būtu tā tehnoloģiskā daļa, un otra būtu tā mediju vides un izpratne. Kurā jūs saredzat lielākos riskus, kurā daļā? Taisnu iedzīvotāju un patērētāju pusē. Un kāpēc? Jā, paldies. Tur mēs pat varam vēl detalizētāk izdalīt. Šeit redzu UNESCO kolēģi. UNESCO vispār ir mediju pratība un informācija pratība, kurā tāda vesela puķīte, ziņu pratība, spēļu pratība, vārda brīvības pratība un tam līdzīgi. Mums laikam bija 7 tās pratības, kuras mēs aplūkojām mūsu pētījumā. Es teiktu, ka riski ir abās, bet lielākie riski ir saistībā ar satura izvērtēšanu. Jo viena
lieta prast kaut kam piekļūt, to izmantot. Tur varbūt, ja cilvēks neprot, viņš apzog sevi, jo varbūt neprot uzņemt fotogrāfiju, neprot aizsūtīt mazbērniem, piemēram, ko šobrīd dara, vai recepti nofotografēt vai nofilmēt. Tur ir tādi ierobežojumi, izbaudīt visas tīmekļa iespējas, bet, ja mēs runājam par saturu, tad tur to risku ir neskaitāmi daudz vairāk, gan ar drošību, gan ar naidarunas izplatību, varbūt pat negribot un nezinot, ka tā ir naidaruna. Arī kaut vai saprast, kāpēc kāds influenceris kaut ko publicē un kādas sekas var būt, ja es ļoti intensīvi patērēju kāda noteikta veida saturu, kaut vai saprast, kurā brīdī es skatos reklāmu un kurā brīdī es skatos ziņas, jo man šķita, ka reklāmas pratību viss būs izcili, bet tā arī dzen nav. Ir daļa cilvēku, precīzi no galvas procentus nepateikšu, bet kuri norāda, ka ir grūti atšķirt, kur ir reklāma un kas ir cita veida saturs. Ir sevišķi šobrīd sociālajos mēdījos, kad influenceriem ir tikai tas tēmturis, kas tur tiek norādīts, un citādi izskatās, kā tur bērni komentēja, ka vienkārši šī meitene rāda, kā viņa vingro. Tur ir ļoti daudz šis jautājumu loks, un manuprāt, tieši tā prasme kritiski analizēt noder ne tikai digitālā vidē, bet arī analizēt baumas, ko saka kaimiņi, mūsu sazvērestības teorijas mīlošais kaimiņš, ko stāsta, ko mēs izlasām drukātā saturā. Man paskastē iemetā krieviski rakstīts priroda un kaut kas vēl tur pilns ar pseido zinātni, kur tiek aicināts krievu valodā izdevums, kur cilvēkiem tiek piedāvāti dažādi aizdomīgi līdzekļi, kurus var pasūtīt pa pastu un tam līdzīgi. Izvērtēt arī saturu tādā drukātā formātā, vai tam var uzticēties, vai tas ir kvalitatīvs produkts vai nav kvalitatīvs, tāpēc teiktu, ka noteikti satura izvērtēšanas prasmes ir primārās. Es vēl arī gribētu papildināt, jā, es pilnībā Klintai piekrītu, ka, ja skatāmies uz to mediju pratību šādās divās sadalītās daļās, tad tā satura puse ir viskritiskākā, bet es arī noteikti visas šīs diskusijas kopskatā domātu arī par to, mediju pratības veicinātāju pusi un kā mēs vispār pasniedzam sabiedrībai to mediju pratības tēmu kā tādu, jo jau tas lielais vārds mediju pratība jau daudzus cilvēkus atgrūž un vispār rada neizpratni, ko no mums sagaida un kas tas vispār ir, vai tas tikai izklausās pēc mūsu iepriekšējā prezidenta kārtējā vārdu savienojuma, bet kaut gan patiesībā tas ir daudz būtiskāk. Līdz ar to, piemēram, mēs ikdienā arī skatāmies uz mediju pratības pasākumiem, un tā arī bija mana mācība vienā mūsu projektā, var no dzīves pateikt, tieši senioriem veltītā, kad pats sāku strādāt Nacionālajā bibliotēkā, un mēs veidojam šo projektu senioriem, un es to nosaucu ar viedumu mediju pratībā. Tā kā tāds skaists un dziļš nosaukums, bet tad pēc vienas tikšanās Madonā, ja nemaldos, man viena dāma pienāca, ziniet, es šeit atnācu tīri dēļ tā nosaukuma, tik gudri, ka es neko nesapratu. Līdz ar to tad vairāk mums ir jādomā par tām mediju pratības funkcijām un kā mēs par tām runājam. Vai tas ir neuzķerties vēlēšanās uz populismu, saprast, ka avīzīte ar Šlesera ģīmi un uzrakst Latvijas pirmajā vietā nav preses izdevums, un vai neuzķerties uz krāpniekiem un tā tālāk. Līdz ar to arī tā saruna par mediju pratību kopumā arī par to ir būtiski jādomā. Jā, tieši tā arī mūsu starptautiskā kolēģi ir secinājuši, ka mediju pratības iedzienu vajag dažādot ar dažādām citiem mērķiem, kā piemēram Nemuļķo mani, ir ļoti, ļoti profesionāla un sekmīga kampaņa Eiropā, vairākās valstīs īstenota un, protams, daudzi citi. Bet šobrīd mums būs jāliek punkts diskusijai. Paldies liels visiem par dalību. Vēlos īpaši pateikties Klintai Ločmelei par lielo ieguldīto darbu. Jā. Tāpat paldies arī Emīlam. Paldies. Un Artai, Ģigai. Māja, arī tev paldies. Un, jā, šodien esam apskatījuši daudz plašu loku, bet skaidrs ir viens, protams, ka darbs ir jāturpina sadarbībā. Liels paldies visiem klātesošiem un uz tikšanos citos NPLP pasākumos. Aicinu arī tad iepazīties ar pašu pētījumu mūsu mājaslapā
un atvērt mājaslapu datubāze.nepl.lv, kur ir pieejams plašs klāsts ar visdažādākajiem projektiem, materiāliem, kas Latvijā ir radīti mediju pratības jomā. Paldies un uz tikšanos citā reizē!